Esiet sveicināti! Šī būs rentgenologu vakara saruna ar Janu Vasili. Jana ir rentgenoloģijas konsultante, un tāpat viņa ir sievišķības klātbūtnes skolotāja un mana angļu valodas skolotāja. Un šo sarunu vadīšu es, Inga Ružīcka, rentgenoloģijas trenere. Un Jana ir viens no cilvēkiem, kurš man ir tā kā piedāvājis iespēju sajust sevi, sajust izaicinājuma enerģiju, sajust savu dvēselītes vēlmi, ko arī cilvēku valodā sauc par intuīciju, ja, par to, vai man to vajag, vai man kaut ko tur nevajag. Un konkrēti runājot par Jānu, Jāna ir tātad tas cilvēks, kurš man uzaicināja brīnišķīgā kruīzā pa Karību jūru, pārceļot pāri okeānam ar lidmašīnu. Un priekš manis tas bija tāds brīnišķīgi jauks izaicinājums un tāla sapņa piepildījums, pa kuras pat bija aizmirsusi, bet Jāna mani aktivizēja to manu sapnīti, kur man nācās tā kā sajust, saprast, vai man to vajag, vai man to nevajag. Un tā kā man ir gājis, to es pastāstīju jau 1. decembrī, tad, kad es stāstīju par tēmu dvēseles sarunu ar fizisko avatāru, un šodien būs turpinājums vairāk no Jānas puses, kā viņa to sajūta, kā viņa to ieraudzīja. Un mēs ar Jānu jau kādu laiku pirms visa šī kruīzes, šī brīnišķīgā ceļojuma, jau strādājām ar savu intuīciju, ar šo sarunu pašām, ar savām dvēselītēm. Joprojām to turpinam darīt, jo tas ir tāds nebeidzamais stāsts. Ko nozīmē nebeidzamais stāsts? Jo tā kā mēs esam cilvēki šajā fiziskajā avatāriņā, fiziskajā ķermenī, un nepārtraukti ar mums notiek kaut kādi procesi, pārmaiņas. Mēs komunicējam ar cilvēkiem, īpaši, ja mēs dzīvojam sabiedrībā, un mēs arī dzīvojam sabiedrībā, pilsētā, un tad ir neizbēgama komunikācija ar citiem cilvēkiem, un mēs ļoti dažādi reaģējam uz viņu, un izējot no tā, kā mēs reaģējam vai nereaģējam, mūsu dzīvē kaut kas notiekās vai nenotiekās. Un šī ieklausīšanās sevī, savā dvēseles balsī, sirds balsī, viņi ir nepārtraukti klātesoši, īpaši cilvēkiem, kur dzīvo apzinātu dzīvi. Jo apzināta dzīve nozīmē to, ka mēs uzdodam jautājumu, kāpēc ar man tas notiek, kāpēc es to piedzīvoju, vai man to vajag, vai man to nevajag, ko es tādu izdarīju, ka tur kaut kas notiekās, tātad tā ir kaut kāda mācība, kaut kas, kas liek mums pateikt kādai izvēlei, tā kā jā, vai pateikt, nē, man to nevajag, tas nav par mani, tas nav priekš manis, vienkārši, lai iepazītu pats sevi. Lūk, un šī dzirdēšana, savas dvēseles balss, intuīcijas dzirdēšana, sajušana, tā kā nolasīšana var būt dažāda. Tur var būt iesaistītas gan bailītes, pateikt jā vai nē, bailīte kustēties, izdarīt darbību, bailīte ieguldīt naudu, pazaudēt to naudu un vispār bailes no naudas. Tur ir ļoti daudz visa kā. Un šobrīd tad es gribētu dot vārdu, Jana, tev, lai tu padalies ar to, kā tu sajūti šo savu fizisko avatāriņu, šo ķermeni, kā tu pieņem šīs izvēles, kā tu dzirdi savu dvēselīti, savu intuīciju. Un jā, dod vārdu tev, Jana. Paldies, Inga. Pirmkārt, ir ļoti, ļoti liels prieks šeit būt un uzrunāt tos interesantus, kas zinu, daļa jau mani zina un daļa, kas man vispār redz pirmo reizi. No tavas YouTube platformas skatuves man tas ir ļoti liels pagodinājums, tā kā paldies tev liels par šo iespēju. Un joprojām es domāju, ka tā bija man milzīga likteņa dāvana, kad man pateica, jā, es ar tevi braukšu šajā kruīzā.
jo es nevaru iedomāties tiešām labāku cilvēku, kas man būtu bijis blakām tādā ļoti dziļā, transformējošā procesā. Un man ir prieks, ka mēs varam šo sarunu ierakstīt tieši pirms Ziemassvētkiem, kas ir tāds, nu, viss tumšākais joprojām laiks, lai gan mēs jau tūlīt jau būs saulgrieži, mēs būtībā viņus arī ierakstām tagad saulgrieža laikā, vai ne? Kas ir ļoti transformējošs un dziļš laiks, un šis brauciens man bija ļoti transformējošs un dziļš, un Inga bija blakām, tā, kad es raudāju, tā, ka es nesapratu, kas notiek, tā, ka man parādījās kaut kāds ego tur, interesantās ego spēlītes, viņa man visu laiku bija blakām kā tāds, ka tu biji man blakām kā gaismas stariņš, tāpēc man ir, jau es jau pilnīgi mirdzu, man viss mirdz, ka mēs varam šodien parunāt, un ceru, ka to mirdzumu, to ticību, to cerību, mīlestību, visas tās labās lietas mēs varam nodot kādam, kuram tas šobrīd ir ļoti, ļoti nepieciešams. Un tavs jautājums, ko tu prasīji, kā es sekoju savai intuīcijai un kā es sadzīvoju ar savu fizisko avatāru, ir tieši tā kā mērķi, jo man tieši tas ceļš uz intuīciju iet caur manu ķermeni un caur manu ķermeņa sajušanu un sajust, kā mans ķermenis reaģē uz kādu lēmumu, un kas ar viņu notiek enerģētiski un fiziski pat pilnīgi reiz var just. Un tad šis kruīzs, ko man piedāvāja vasarā, brīdī, kad es biju izdomājis, ka es iešu 2 nedēļu un pēc tam atkal pēc brīža 2 nedēļu atvaļinājumā, kas manā gadījumā nav apmaksāti atvaļinājumi, tad tas kruīzs bija kaut kas tāds, ko es tā kā nedaudz atļauju sev tā kā, wow, kā būtu tur aizbraukt. Un man visa body sistēma, man visa sistēma vienkārši tā kā, wow, cik superīgi, cik superīgi. Un tad es tā kā, nebraukšu, Jāna. Un viss tādā depresijā, pilnīgi nav enerģijas strādāt. Un, nu jā, tas prieka līmenis pazūd, ķermenim enerģija, arī enerģijas līmenis pazūd. Tā kā ķermenis, man liekas, ir ļoti, ļoti labs instruments, kā savienoties ar savu augšuņu, savu augstāko es, sekot savam dvēseles ceļam. Un, man liekas, tas arī ir tas viens no rādītājiem, kā mūsu enerģija paplašinās, mums dod vairāk enerģiju. Es uzreiz sajūtu strādāt, ka man bija motivācija strādāt, un no mana atvaļinājuma vasarā nekas dišs labs nesanāca, tāpēc, ka es pieņēmu šo izaicinājumu braukt kruīzā, un tas nozīmēja, nu, ļoti, jā, ieguldīt darbu tajā, lai tas nav vienkārši tikai tāds sapnis, kas varēja notikt, bet lai tas tiešām taptu. Un es pēc tam stāstīšu arī, kas man tajā palīdzēja, un resursi, kas man tajā palīdzēja, bet man tieši ķermenis ir ļoti, ļoti liela daļa no tā procesa. Jā, prieks klausīties, ka tu jau savu ķermeni esi tā kā sajūtus kā indikātoru un jau esi iemācījusies viņu lasīt, jo tas ir īstenībā cilvēkiem ļoti liels indikators, un arī es. Tad, kad pirmās reizes sajūtu, ka tas ķermenis reizēm ļoti skaidri paziņoja, jā, man to vajag, viss pilnīgi ķermenis, pilnīgi var ieraudzīt tādu smaidiņu, tā kā mēs sarakstamies ar tās mazās saulītes smaidīgās, jā, un viņš pilnīgi viss vibrē, viss ķermenis. Un ir tā, ka viņš bišķiņu uztraucās kaut kādos brīžos, un kaut kādos brīžos viņš vispār kaut kādus tādus trikus met laukā, kaut kādu tik stulbi sāk uzvesties, ka tur, kas notiekās vispār ar tevi, ja? Ka viņš tā kā nesaprot, kā man šito tagad saprast, tas ir tā kā labi, tā kā slikti, tā kā ko vajag, nevajag, ka tu no sākuma nevar saprast, bet viņš vienkārši kaut ko dara, kaut kur nes, un tad tu saproti, no, ok, laikam ir labi, bet ir tādas, man gribas teikt, tā kā lomkas, ja, kad, nu, tā kā tev saka, ka vajag, bet ir tāda tā kā sava veida pretestība, ka tu nesaproti, tā kā jā, vai tā kā nē. Varbūt tomēr nevajag, ja, tā kā pasargāt sevi no kaut kā. Un tad tu saproti, ka viņš ir man pasargāt reāli, viņš saka, nē, nevajag tev. Vai viņš saka, jā, dari to, bet vēl ir kaut kāds tas satraukums, tāpēc, ka tu nezini, vai tas rezultāts būs tā kā, ok, forši priekš tevis viss ir labi, vai tur būs galīgi garām, bet tādā pašā laikā, ja viņš tevi nes, ved, un kaut kas notiekās, tad vienkārši zini, ka viss būs kārtībā. Vienkārši šobrīd ir tāds
trauksme, tāpēc, ka tu vienkārši nesaproti, nu, kā tur var būt kaut kas labs, jo šobrīd izskatās ļoti dīvaini tas viss process. Jā, tas Jā, ir es gribu. vienkārši tāds baigais process, kamēr mēs iepazīstam sevi. Tieši tā, un arī es nevaru būt tik lepna un teikt, ziniet, man pietika ar šo ķermeņa sajūtu, jo man tā nebija. Es parunāju ar vienu draugu, viņa saka, nē, Jāni, tu uzliksi savas attiecības kā prioritāti šajā gadā, tā kā nekur, kur tu tur brauksi viena pati kruīzā. Un vēl pie tam man draugs bija beidzot pateicis, ka vai braucam uz Maldīvu salām, un es biju to tik sen gaidījusi. Un, nu, dzīvē, kā jau viss notiek, kā notiek, vis tādas sakritības, un es pabeidzu vadīt sievišķās klātbūtnes kursu, un mēs svinējām nobeigumu, un viena dāma izvelk taro kārtas un saka, ka var uzlikt, kurš vēlas izkārtojumu. Es saku, nu, kur tam atbraukt kruīzā vai uz Maldīvu salām vai vēl kaut ko tur citu. Un viņas teica, ka kruīzām būs ļoti liels izmaiņas. Viņi izvelk kārti no lielā ārkāna, kas kā liktenīgas izmaiņas, un kas pacels manu profesionālu dzīvi pilnīgi citā līmenī. Un man jau tas ar manu iekšējo sajūtu tik ļoti rezonē, jau sakrit, es jau to zināju. Es vienkārši tā kā arī biju nobijusies no tā, nu tā kā, tāpēc, ka tas ir tik tālu. Amerika priekš manīm vispār bija kaut kas tāds, ko es domāju, nu varbūt kaut kādā tālu nākotnē, varbūt kaut kad, nezinu, tur uz dzīves nobeigumu, un kruīzs man arī bija, mēs jau ar tevīm par to runājam, nu, kad forši varbūt nākamajā dzīvē. Kruīzs, tā kā, nu, tas bija ļoti, ļoti tālu un neiespējami, un tāpēc bija grūti tajā to noticēt, tai sajūtai. Un arī tas, ko tu saki, ka pēc tam varbūt tās lomkas vai kaut kādas citas sajūtas, es nevaru arī pateikt, ka es visu to no kaut kāda jūlija līdz novembrim, kad mēs braucām, visu to laiku nodzīvoju. Tagad, jā, es braucu, viss manifestējas, viss ir ļoti forši. Patiesībā es vispār nevarēju gulēt 2 mēnešus, ja? Tā kā ķermenis, nu, mana nervu sistēma nebija tik gatava vēl tik ļoti atdot kontroli dzīvei, uzticēties dzīvei. Nu, it kā es pie tā strādāju, es arī runāšu ar kādiem līdzekļiem, es pie tā strādāju, es pie tā enerģijas, tām vibrācijām visu laiku atgriezos, bet, nu, ļoti liela daļa visu laiku signalizēja, tā kā šis ir ļoti ārpus no tavas komforta zonas. Un pēc tam tajā ceļojumā es arī sapratu, kur ir tās, kā to saka, no kurienes aug tā sajūta, un kas viņu varēja izstrādāt, palaist vaļā. Tagad jau man ir daudz vieglāk uzticēties dzīvei, uzticēties sev, un šo prezentāciju, šo ierakstu mēs esam atlikuši jau kādu pusmēnesi. Un es redzu, kā es viņu gatavoju pirms pusmēneša, jau tagad es pilnīgi viņu savādāk gatavoju un citā līmenī. Un tās lietas, ko es ierakstīju, tad man liekas, jau, tas jau vairs nav aktuāli. Tā kā tur bija tāds sākumiņš, un es viņu ieliku, es viņu atstāju to slaidu, jo mēs esam citā posmā, un man vēl tad vajadzēja dzirdēt to, ka nu, atļauj sev uzticēties tām zīmēm, tev varbūt liekas, ka tu viņas izdomā, bet atļauj sev viņām uzticēties. Tagad man vairs tā, es zinu, ka vienīgais cilvēks, kas dod to atļauju, esmu es pati, un jo vairāk es uzticos, jo man dzīve kļūst interesantāka, un nu, tas nekas, ka daži uz mani skatās tā kā uz kaut kādu kuku, bet pēc tam viņi man raksta, un cik forši, ja tev ir tāds prieks, tev ir tāda enerģija, tev ir tāds dzīvīgums, tas īstums, kas man jau sen pietrūks, no kaut kur tik vērtīgs sen nebija dzirdējis. Tā kā viss notiek tā, ka tam jānotiek. Super. Bet viegli Tad nav, vai ne? Citreiz iziet cauri tai turbulencei, kas tur, ko tas fiziskais avatārs, nu vēl ar visām traumām, kas tur ir iekšā, visām neatrisinātām lietām, kāpēc es neusticos pilnībā dzīvē. Nu, kas tur notiek, vai ne, tajā brīdī, kad mēs sakam jā. Tas nav tāds viegls process noteikti. Jā. Jā, un forši, ka tu arī ar to dalies, tāpēc, ka ļoti daudziem cilvēkiem es esmu dzirdējusi, nu, viedokļi dažādi jau, un ir arī cilvēki katru reizi jau savu failu noķer to, principā, kas ir izdevīgāk
Ko man izdevīgāk ir dzirdēt? Tātad, ja es vēl satraucos, tātad tas nav priekš manis. Bet reizēm tas satraukums ir domāts tam, ka tev ir jāpārkāp nākamajā pakāpienā, jāpakāpjas nākamais pakāpiens, un viņš ir bišķi tramīgs satrauks, tāpēc, ka es neesmu šajā stāvā bijusi, es neesmu tāds lēmums nekad pieņēmusi. Un sajust to atšķirību, kurā brīdī tu vienkārši nobīsties, nu, tāpēc, kad ir izdevīgi varbūt to pabaidīties, un kurā brīdī tev ir jāsaprot, nē, es pieņemu šo izaicinājumu, es to darīšu. Jo tās ir citas dzīves arī kvalitāte savā ziņā kaut kā, jā. Tad es tev piedāvāju šobrīd, es zinu, ka tev ir prezentācija, tad liec viņu un stāsti, kā tev ir veicies, kā tu ar sevi esi tikusi galā. Nevis tikusi galā, bet kā tu esi sevi iepazinusi. Jā, padalīšos ar rīkiem, kas man ir palīdzējuši sadzirdēt manu dvēselīti, un arī ar rīkiem, ko mums deva mūsu brauciena mentori, kas organizēja to visu. No sākuma būs neliels ievadiņš, kur mēs bijām, ar ko mēs tur bijām kopā, ko mēs tur darījām, jā, ko es iemācījos, kas man vajadzīgs, lai es vispār līdz tam aizietu. Paldies tev, Inga, arī par šo tēmu, kas, man liekas, ir ļoti atbilstoši tam, ko mēs darījām un atvērām vēl vairākus kruīzi, tīpaši es. Jā. Nu, tad uz kruīza mēs ne tikai fantastiski atpūtāmies, bet arī mācījāmies. Mums bija garīgs retrīts ar 2 autoriem un garīgiem līderiem. Viena no tām bija Anita Marģānī, un viņas grāmatas ieliku pa vidu kā bildīti, jo šī grāmata ir viena no manām mīļākajām grāmatām. Manuprāt, tā grāmata ir vislabākais piemērs, kur caur tekstu var just cilvēku enerģētisko stāvokli, un viņi ir pilnīgi dziedinoši. Es atceros, kad es viņu lasīju, es vienkārši lasīju uz telefonu, es vienkārši katru labas pusi pārsūtīju savai labākajai draudzenei, jo tas visas bija tik foršas, tur nebija tā, ka tikai kaut kas viena nodaļa bija forša, bet tur bija ļoti, ļoti daudz kas foršs. Un šī grāmata vēsta par Anitas, kā viņš latviski saucās, Near Death Experience. Nu, vienmēr sakot, viņa bija komā. Pastāst, kā latviski to nosaukt. Tuvo nāves pieredze. Droši vien kaut kā tā. Es izstāstīšu šo stāstu, un jūs sapratīsiet. Viņa bija vēzis pēdējā stadijā, viņa bija komā, un viņai jau bija nomiris tēvs, un arī labākā draudzene no vēža, un viņa tajā komas stāvoklī uzgāja tātad dvēsē pasaulē un satika šos abus cilvēkus, kuri teica, Anita, ej atpakaļ un dzīvo savu dzīvi bez bailēm. Un tas ir tas, ko Anita darīja, un viņa pirmā lieta, ko viņa palūdza uzlikt savam vīram, tā kā viņa atvēra acis, bija Dancing Queen, mums ar to Dancing Queen, pēc tam visai grupai, kas mācījāmies pie Anitas šajā kruīzā, bija tik daudz dažādas sakritības, kad mēs viņu dzirdējām, tik daudz dažādos brīžos, un mēs vienkārši dejojām, tad tas jau vien bija kā komunikācija ar neredzamo pasauli. Bet, ko es gribēju pateikt, viņas atvesaļošanās bija ļoti, ļoti ātra, neticami ātra, viņu pat nevajadzēja tik ilgi veikt ķīmijterapiju, kāds parasti notiek, un tas viss ir dokumentēts ar medicīniskiem dokumentiem. Tā kā fantastiska grāmata, nezinu, vai viņa ir pieejama latviski, ja ir, uzrakstiet kādus komentārus, priecāšos dzirdēt. Un šeit jūs redzat arī to mazo tā kā augšiņu tam vai reklāmu tam kruīzam, kur mēs ar Ingu aizdevāmies. Un tas arī saucās Unlock the Secret of the Afterlife, tad atver dzīves pēc nāves noslēpums, atklāj šos noslēpumus. Un Anita bija tātad viens no runātājiem. Tā man kaut kas te pārlece. Reku mēs ar Ingu bijām tik priecīgs, laimīgs, ka vējam ar viņu nobildēties un arī iegūt viņas autogrāfu.
Un otrs no runātājiem bija arī ļoti, nu, tiešām fantastisks cilvēks, un man liekas, viņš ideāli papildināja šo retrītu. Tas bija Džons Holands, kas ir mēdījis, kas sarunājas ar mirušajiem gariem. Un mums bija tas gods pieredzēt vairākas viņa sesijas, kur viņš runāja ar šiem mirušajiem gariem. Un tad, kad es gatavoju šim kruīzam, godīgi sakot, es nesapratu, kāpēc man tur jābūt. Lai gan cik kā Inga, tu kā dalījies ar to, kāpēc tev jāstudē psiholoģija. Nu, tā kā sajūta ir, ka ir jāiet, ka ir jābrauc, ka jādara, bet kāpēc, es nezināju. Un tad viens no tiem izskaidrojumiem, ko es vienkārši pati sev iedevu, nu, ka tas varētu būt mans tēvs, kurš man aicina uz to kruīzu, jo, nu, mans tēvs bija diezgan traks, un kurš cits man varētu aicināt uz kruīzu pāri okeānam, kaut ko tādu pieredzēt. Un es ļoti gribēju, lai Džons Holands ar savu mēdīja talantu pasaukt manu tēvu, un es varētu viņu parunāt. Un tas bija ļoti interesanti, Inga, vai ne? Kā mēs jau stāstījām kaut kam, jo es jau biju pirmajā rindā, jau viss jau gatava pacelt roku, tagad lūdzu runāju mani tēti. Un izrādījās beigās, ka tie mirušie gari stājas rindā. Un es nedzirdēju no sava tēta caur Džonu, bet viss šis ceļojums man bija ļoti dziļa saruna ar savu tēti un ar zīmēm no viņa, ar vārdiskām ziņām no viņa un arī ar atbildu uz to jautājumu, ko es meklēju, kas bija, kāpēc viņš uzsaistīja pašnāvību. Un es visu to ieguvu tikai tā kā caur citu veidu, citā ceļā. Jā. Tad mēs arī ar Džonu nobildējāmies. Viņš bija tiešām fantastisks papildinājums Sanitē šajā retrītā, šajās apmācībās. Un man tieši, nu, es jau esmu pabeigusi reinkarnācijas konsultantus, bet man šī pieredze, kā viņš runāja mirušajiem, bija vēl tāds dziļāks pamatojums, ka tas viss eksistē, ka tas ir dzīves, īsts. Un tur bija ļoti daudz piemēru. Nu, viens no spilgtākajiem bija tāds, ka viņš uzrunā vienu sievieti, un viņiem nāk tās ziņas no tās mirušās personas, un tā mirušā persona iesaka, ka tā sievietē ir mazs tetovējums uz rokas, un tā sieviete paceļ, kur ir tas tetovējums. Nu, tā kā ļoti, ļoti daudz tādu piemēru, kas, man liekas, pat lielāko skeptiķi lēnām jau tā kā atver viņu prātu, ka kaut kas vairāk eksistē. Jā, šis, man liekas, Džona viens no mīļākajiem teicieniem, you're a soul that comes with a body, not a body that comes with a soul, tad tu esi dvēseli, kurai ir ķermenis, nevis ķermenis, kuram ir dvēsele. Un man šis ceļojums atvēra tiešām lielāku saikni ar savu dvēseli, jo sevišķās klātbūtnes mācībā mēs esam ļoti daudz strādājis ar enerģētiku, bet tieši to saikni ar dvēseli, man liekas, nu, nevar aizstāt nekāds enerģētiskais darbs. Jo tad, kad mēs esam tajā saiknē ar dvēseli, tā enerģētika jau pati uzpildās. Nu, man tāda sajūta ir, viņa vienkārši tā kā visa enerģētika jau, mēs jau visi mirdzam, jo mēs darām to darbu vai to nezinu, misiju, tas nevienmēr ir saistīts ar karjeru. Kāpēc mēs esam šeit, kāpēc mūsu dvēsele ir šeit. Tas bija mans tiešām viens no lielākajiem ieguvumiem. Nu jā, un tas viss notika Floridā. Te var redzēt to ceļojumu, tas jau ir atpakaļ no Amerikas uz Amsterdamu, tad no Amsterdams uz Rīgu. Mēs braucām ar 3 lidmašīnām tur, pēc 3 lidmašīnām atpakaļ, tu pie 20 stundām. Un tā arī labi var redzēt, kur mēs izbraucām ar to kuģi, sākot no Fort Lauderdale, kas ir Floridā, un tad apceļojot tādas mazās saliņas tur. Un pa vidu, kad nebijām ekskursijās uz saliņām, tad arī mācījāmies. Tā kombinācija, manuprāt, bija vienkārši perfekta, jo uz kuģa bija viss, ko mēs vien varam vēlēties, sākot no trenažieru zāles, koncertiem, vakaros, dejām, izklaidēm, tām pašām mācībām, cilvēkiem, ar kuriem mums bija vienādas intereses. Vairākiem restorāniem, nezinu, tur tiešām 1000 ēdienu katrā ēdienu reizē.
ko vien mēs varējām izvēlēties. Un tā pašā laikā nu, šīm garīgajām mācībām tas man liekas, tā kombinācija, es jau saku, viņa man ir sabojājusi uz visiem citiem retrītiem, kur ir vienkārši jāatbrauc uz nezinu, nedēļu vai nedēļas nogalu un nav šādas iespējas. Jo tas bija vienkārši fantastiski uzreiz pielietot visu to praksē, vērot tās zīmes, atvērties visam. Un plus vēl dzīvot tur ar izslēgtu telefonu, jo nu, internets nebija bez maksas. Un, nu, bija maksas, un tas bija ļoti labi, jo tad es varēju atpūsties no telefona. Kāpēc mīnu arī visas tās lietas, kas tur bija, jo viens no iemesliem un viena no lietām, no pieredzēm, ko Anita un Džons gribēja iedot cilvēkiem, kas bija pie viņiem retrītā, bija tieši saņemšana, jo bieži vien šie ir cilvēki, kas strādā ar citiem un dod, bet kā ir saņemt, kā ir rītā, katru rītu nesanāca, bet nu, kā ir ieniet tajā ūdenī, tajā baseinā, un tur bija 2 baseini uz tā kuģa, kā ir ēst ļoti labu garšīgu ēdienu, kā ir saņemt apskāvienus no citiem, saņemt, un arī vadot savas nodarbības, gan sievišķās klātbūtnes mākslā, gan angļu valodā, es redzu, nu, ka mēs vairāk esam tendēti dot, un saņemt ir grūtāk, bet saņemt, tas bija viens no tiem punktiem, kas man šajā sagatavošanās procesā uz kruīzu bija tāds pagrieziena punkts. Tu minēji kaut ko, Inga, tieši pirms es sāku to prezentāciju, tu minēji kaut ko par to, ka, nu, kāda ir tā izvēle, vai iet nākamā līmenī, vai palikt, vai ne, turpat, kur mēs esam. Un tad tas bija tāds, kur finansiāli es sapratu, ka es nevaru tik daudz naudu tajā brīdī vienkārši savākt tam ceļojumam. Bet man ir cilvēks, kas man piedāvā šo naudu, un tad es strādāju ar draudzeni, kas tūlīt pieminēs šo draudzeni, viņa saka, bet ņem to naudu, Jāna. Bet tas ir tik grūti paņemt, jo ir tik viegli dot, mums ir tik viegli dot, tā kā, nu, kur es tev palīdzēšu, un viņa saka, bet Jāna, ja tu paņemsi, tu zini, ka tu iekļūsi nākamajā vispār manifestācijas un dzīves līmenī. Kaut kādu vairs, teikšu. Un tas bija tāds, man bija asaras vienkārši acīs. Tas bija ļoti tāds spēcīgs brīdis, kad es teicu, jā, labi, es ņemšu šo palīdzību. Un es to nenožēloju, jo es tagad redzu, kas ar mani ir noticis dzīvē, ka es varu palūgt daudz vieglāk citiem palīdzību, un kā es varu brīvi pieņemt komplimentus. Es tā paldies, un es pat pati brīnos, cik tas tā kā nāks viegli vienkārši būt. Un jā, es staroju, paldies tā, to ievēroju, paldies tā. Un jā, nav tāds, tā kā, nē, man tagad viņam arī kaut kas jāpasaka pretī šim cilvēkam. Nu, tās spēlītes, ko mēs bieži vien spēlējam, kad tas par to saņemšanu. Jā, šis bija mūsu kuģis, ļoti liels kuģis, nezinu, cik tur bija cilvēki, vairāk tūkstoši noteikti, lai visi bija tajā retrītā, un tajā retrītā bija apmēram 200 cilvēku, un šeit var redzēt to fantastisku skaisto zāli, un visas meditācijas bija ar šādām skaistām vizualizācijām fonā, ka Anita teica, var meditācijas pildīt ar atvērtām acīm, jo tas tiešām bija ļoti skaisti. Tāda iegremdējoša pieredze. Jā, kas bija nepieciešams, lai realizētu šo ceļu? Šeit arī var redzēt draudzeni, kuras pieminēju. Nu, viņa man tiešām bija nepieciešama. Bez viņas es nevarētu to realizēt. Arī tā paļaušanās uz intuīciju, man vajadzēja konkrētu plānu. Es viņai saku, tā kā Teina, es nevaru to atļauties. Viņa saka, atvērsim tavu prātu iespējām visu laiku. Tā kā, pastīsimies, varbūt, ja tu darītu tā, tu varētu, jā. Tā bija, jā, tā tad ļoti liela paļaušanās uz intuīciju. Gatavība iziet no komforta zonas.
lai to realizētu, es tātad atteicos no atvaļinājuma vasarā. Tā vietā es nokomplektēju grupu 2. kursu Sirdsapziņas klātbūtnes mākslā 2 nedēļu laikā, augustā, ko es nekad nebūtu domājis, ka vispār ir iespējams. Man bija sajūta, ka kursā jābūt 8 dāmām, bija 6, un bija jau notikusi pirmā nodarbība, un man visu laiku bija sajūta, ir jābūt 8. Un nedēļas laikā uzvedās abas divas tās, kas vēl bija, nebija tur, un pēc tam viņas man ļoti pateicās par to, ka, jā, kas viņām deva šo iespēju pievienoties. Un tā tiešām visu laiku ticība sev, ticība tam, ko es jūtu, un darīšana. Jo viena no tām dāmām man uzrakstīja pati, un otru, un es domāju, nu, tā kā, kur ir otra, un es prasu to jautājumu, un nāk cilvēka vārds. Un es domāju, nē, viņa jau man teica, ka viņai nav finansiālās resursi šobrīd. Bet man nāk viņas vārds, es domāju, labi, es pajautāšu, tā kā, nu, ka man nāk tavs vārds, tur kā tev tā situācija. Nu, un beigās tas viss rezultējās tajā, nu, kas viņai vienkārši nāca pretī man, beigās viņa nopirka pilno VIP komplektu tam kursam, un ir joprojām ļoti pateicīga, ka es viņu uzrunāju. Līdzīgi man bija arī ar tevīm, jo man teica, saka, ka nu, varbūt kāds cits var braukt ar tevi kopā, jo viņiem tur bija pilna kajīta, un es jūtu, ka es nejutīšos tur labi. Un es tā kā domāju, nu nē, nu kurš varētu braukt no Latvijas vēl ar mani kopā, un es tā padomāju kādu, nu es no sākuma Steinai teicu, tā kā, nu nē, nu nebūs te neviena. Un tajā pašā vakarā es tā padomāju, tā kā par šo jautājumu atkal, un man ieskanās tavs vārds, tā kā. Tā, nu, ok, uzrakstīšu Ingai. Nākamajā dienā tu jau teica, jā, tā kā ticēšana sev, tā intuīcijai, tām zīmēm, kas nāk, sekot viņām, bet arī gatavība, jā, iziet no komforta zonas, nu, kurš kaut vai uzrunājot cilvēkus, kuru vārdi nāk manā prātā, un kāds pēc tam viss skaisti saslēdzas kopā, vai ne, ar tavu stāstu, ka tu arī kaut ko tādu biji ievēlējusies. Godīgi sakot, es nekad nebiju domājis, ka šim ceļojuma sagatavošanās procesam vajadzēs tik daudz laika. Tas bija ļoti daudz pētīt, kādu mums tur vajag vīzu vai nevajag vīzu, kādās ekskursijās mēs gribam doties vai negribam doties, kur mēs tur paliksim, kādā hotelī, kurš mums labāk patīk, pirms tā ceļojuma, pēc ceļojuma. Tas bija ļoti daudz laika prasoši, tā kā jābūt, lai gatavam to darīt. Protams, finansiālā daļa, kam es jau pieskāros, tā ticība, ko man teina visu laiku palīdzēja uzturēt, nu nē, ka tev sanāks. Man arī bija ļoti forši tāda sajūta, ka es zināju, ja kas, tad teina ir gatava man arī finansiāli palīdzēt, un tas arī bija tāds, kas bija ļoti svarīgs moments, ka ir kāds vēl viens variants, ka nav tā, ka es palikšu vispār pusceļā šajā, kas ir iesākts. Darbība, kā es tev teicu, darīt, kā vēl tad varētu to manifestēt, kas vēl jāizdara, lai tur iegūtu tās finanses. Darbība ir liela daļa no šī procesa. Jā, un es vēl gribu iezīmēt vēl boldā to lieliem burtiem, ka atbalsts pats par sevi kā atbalsts ka tu neesi viens, kad ir šis atbalsts, viņš ir nenormāli svarīgs. Nu, viņš vispār ikdienā, jebkurā mirklī, jebkurā situācijā ir svarīgs, tas atbalsta plēts. Un tad, kad mēs pieņemam tādus lielākus izaicinājumus, tad tas atbalsts ir nepieciešams. Jā, jo kādam tas ļoti vienkārši sanāk. Nu, īpaši cilvēki, kuri šķērso okeānu turp apakaļ 1000 reizes, protams, viņam tas ir, kā mums arī tēt nākamreiz būs ļoti, salīdzinoši ātri un viegli. Bet tas pirmā pieredze, viņa vienmēr ir sarežģītāka, ilgāka, grūtāka, un atbalsts ir ļoti svarīgs, tāpēc, jā, ir forši prieks dzirdēt, kad tu pieņem šo atbalstu, un kad es arī esmu viņu pieņēmusi, un joprojām pieņem, jo viņš ir.
ir manā gadījumā mazliet sarežģītāk, tāpēc, ka lielākā daļa cilvēku domā, ah, Ingai nevajag, viņa jau tāpat visu māk, viņa visu zina, nepazīst, kā viņa spēcīga, ja? Nu, ka, nu, priekš kam, bet arī man ir vajadzīgs tas atbalsts, un es reizēm pat arī vīram esmu teikusi, es saprotu, ka tu, nu, jūti, redzi, ja, kad es kaut ko varu, bet vienkārši man ir vajadzīgs reizēm vienkārši apķert, esi man blakus, lai es jūtu tevi, ka tu man esi, un viņš arī to dara, un es to arī jūtu, un jā, kad par to, kad ir svarīgi arī mums to atbalstu dot citiem un būt pieņemošiem un tad pašā laikā atbalstošiem, ka tikai nav, lai būtu līdzsvars, nevis, ka dod, man vajag, es esmu tāds nabadzīgs, man tur kaut kas nav. Bet jāpieņem, bet arī dot citam. Dot tam, kas tev dod, vai ja tu saproti, ka es viņam nevaru neko iedot, jo viņam jau tur viss ir no sērijas, ja viņš tur tāds, ka es tur maziņš. Nu, pirmkārt, paprasīt vienmēr var, vai vajag, un otrs ir tas, ka iedot kādam citam, kas ir vājāks par tevi, to atbalstu. Vienmēr var atrast, ir jautājums tikai, vai tu gribi kaut ko tādu darīt, vai tu gribi ieviest šo līdzsvaru savā dzīvē, ka tu dod un ņem, un ka tas ir tādā līdzsvarā, ne jau tikai mājas režīmā, ja, bet arī ārpus, nu, tā kā sabiedrībā, starp draugiem, paziņām, kaut kādiem šiem kursabiedriem, ar kuriem mēs kopā ik pa laikam esam kaut kādā savā dzīves periodā. Jā, brīnišķīgi, jā, forši prieks dzirdēt, ka tieši to tā kā atzīmē, izgaismo šo atbalsta brīdi, kad viņš tiešām ir ļoti būtisks un svarīgs. Jā, es tev pilnībā piekrītu, un tāpēc arī uzrakstīju, un tā pieņemšana ir tas grūtākais. Viens ir, ka mēs tur kaut ko pasūdzamies, kādam tur, zini, man tur tik grūti, bet tad tā kā paņemt to, kā, nezinu, tur omīte, mamma, un kas tur ir gatavi tev tur atbalstīt un dot, un to es arī paņēmu no tava kursa, jo tu teici, tā kā mums ir pienākums ņemt no mūsu ģimenes locekļiem, jo viņi ir augstāki, viņi stāv augstāk, mums ir jāņem vienalga, ko viņi dod. Vai tur dod veco servīzi, vai tur kaut kādu tur, nezinu, tur līnu galdautu, ja tev pat viņu nevajag, tu vienkārši ņem, un tas arī, nu, viņš ir izmainījis to, kā es jūtos savā ģimenē, un tā pieņemšanas māksla, viņa visu laiku turpinās, jo tagad arī uz šiem Ziemassvētkiem, nu, es piemēram domāju, ka manam dēlam pietiek ar vienu Lego, kurš jau tā mamma pacentās nopirkt ļoti, nu, tieši to, ko viņa sirds vēlējās. Un es skatos, māma apspriež ar manu brāļa māsu, kā varbūt, ka bērni, kā pietiek bērniem ar vienu dāvanu, varbūt, ka, un brāļa māsa saka, nu, bet vienmēr jau foršāk bērniem liekas, ka ir vairākas dāvanas. Nu, tā ir, vai ne, no bērnu viedokļa, vai ne, bet man jau tas limits jau bija ar to vienu, jau es domāju, Dievs, jau tas viens ir tik daudz viņam, un viņam jau, protams, ir daudz mantas, un es domāju, bet viņa grib dot rekur. Visi grib dot, nu, ko tu tur maisies, jā, nu, vienkārši dot, tāpēc, ka tas bērns būs laimīgs, un tā kā viņš tā pieņemšanas māksla, pieņemt un prasīt. Es arī varu, piemēram, tur pārnest smagākas lietas mājās. Nu, es varu pārnest. Nē, es vairs nenesu. Es prasu, un tas otrs jau ir priecīgs palīdzēt, un tad, kad es varu viņam dot kaut ko tur, uztaisīt kaut ko garšīgu vai tur samīnu. Un tad es dodu viņam tā pārošu tādu ļoti, ļoti skaistu tādu dēļu. Tu par to, ka no veikala nenes maisiņus smagus? Nu, arī, nu, tur es citreiz vēl grēkoju, bet, nu, kaut vai es nezinu. Jo īstenībā šis arī ļoti foršs moments. Es arī savu laiku, nu stiep visu, jo mēs jau sievietes varam visu kaut ko pamest. Bet ir tā, ka ja es esmu bijusi viena pati veikalā, man tie maisiņi ir tādi pasmagāki, es vienkārši zvanu uz mājām, vai nu vīram, vai dēlam, saku, nāc stiep maisiņus, es esmu klāt. Es jau esmu no groziņa pārlikusi mašīnā, tālāk mums draudziņi paši to visu dariet. Jā, nu, kad nu, mīlēt un cienīt sevi un tā kā parādīt arī to, ka nu, katram ir savs tas, kas ir jādara. Un,
Man liekas, Mm. šī ir tēma, par ko var veselu jau dienas workshopu novadīt. Man liekas, viņa ir ļoti, tā kā, nenormāli svarīga. Un man ļoti patīk kritiskā teina. Man viņā veda, tā kā ieveda tik ļoti, ļoti vienkāršiem rīkiem, ka tu pēc tam pasaki, es tiešām novērtēju, ka tu to izdarīji. Tā kā tik ļoti forši, jo es no sākuma jutos pilnīgi nērti, ka man bija jāsaka tā, paldies, ka tu esi tik stiprs un tu tur varēji. Nē, vienkārši, bet man patīk tas, es novērtēju, ka to izdarīju. Un, vīriešiem jau patīk to dzirdēt, jebkuram patīk to dzirdēt, ka viņi novērtē. Un es jau redzu, kā mans dēls, 6-gadīgais, es novērtēju, ka tik ātri sataisījies un ielīda gultā. Un viņš tur uzreiz jau vēl kaut ko dara, vēl tur ātrāk. Un pieņemt to, ka cilvēki grib darīt labu, un vispār, ka kosmos visums ir gatavs mums dot tik daudz labu. Pieņemt. Tas nav tikai par to pieņemšanu, tas ir būtībā par atvēršanos visam labajam, kas ir uz zemes, uz visumā. Un tā ir tāda garīga pieredze, jo atvers katra šūniņa uzņemt to labo un saredzēt, sadzirdēt tās zīmes. Un tad tā dzīve šeit pārvērš pa kaut ko pilnīgi savādāk. It kā tu dzīvo te pašā mājā ar tiem pašiem cilvēkiem un dažām tām pašām problēmām, bet tās problēmas kaut kā sarūk un parādās kaut kāda jauna dimensija. Un tas, kas man noticis, ir tīpaši pēc šī brauciena. Tā kā tas ir, es nevaru izteikt, cik tas ir svarīgi. Tāpēc pašās beigās būs neliela meditācija, kur varēšu šo nedaudz papraktizēt. Un ko es ieguvu no brauciena? 1001 lieta. Es transformējos kā cilvēks. Un man šis brauciens bija kā tāds brīdinājums, signāls, ka šādi turpināt vairs nevar. Es nevaru fokusēties tikai uz biznesu, lai gan, protams, es fokusējos uz to arī, lai es aizbrauktu tajā braucienā. Bet, atklāt sakot, es jau kādu laiku dzīvoju, vairākus gadus tādā fokusā. Un ka ir jāmaina kaut kas manā dzīvē, ja es negribu, lai man ir kāds cits fizisks signāls, jo šajā braucienā, kā jau pie Anitas, kur ir izdzīvojusi vēzi, tā kā izgājusi cauri šai vēža pieredzei visai, bija daudz vairāk cilvēku, kam ir līdzīga pieredze. Daži no tiem ir atvesējušies, daži vēl ir atvesošanās procesā. Un es esmu pieņēmusi, ka man pietika ar šo brīdinājumu. Es negribu vairāk nevienu citu brīdinājumu, jo šajā braucienā es arī sapratu, cik ļoti, arī atbraucot mājās, cik ļoti es biju fokusējusies tikai uz to, man neko citu nevajadzēja, un es biju atlikusi savu dzīvi malā. Tā, ka es viņu baudīšu kaut kādu X, tad, kad būšu sasniegusi savus mērķus. Un tie mērķi, sapratu, bija balstīti uz manu ego vairāk nekā uz mīlestību. Šajā braucienā ļoti forši apmācībās tika uzsvērts, ka ir tikai būtībā divi tie iemesli, un es jau to zināju teorētiski, bet tiešām to izjust, uz ko tu balsti savu dzīvi, uz mīlestību vai uz bailēm. Kā mēs pieņemam tos lēmumus. Tiešām to izjust un pastīties tiešām tā kā dziļās meditācijās uz to, ko es daru, bija ļoti dziedinoši. Un mēs jau runājam par to saņemšanas spēku. Tā ir fantastiska dāvana, ko es ieguvu, ko es turpinu praktizēt, pieņemot tik daudz dāvanas, kā vien bērni grib uz Ziemassvētkos un kā kāds grib dot, tad ļoti labi. Piedošana tētim bija ļoti, ļoti liela šī brauciena daļa. Un ko es sapratu, ka es biju ļoti ilgi turējusies pie tā aizvainojuma, ka tētis aizgāja, ka mums no ģimenes, ka man bija 12 gadi. Un tas bija būtībā man pamatīgi iedragājis ticību labajam dzīvē, ticību vispār dzīvē, paļaušanos uz dzīvi. Un tad tādā stāvoklī es vienkārši dzīvoju visu šo laiku. Protams, pati to neapzinoties tā līdz no kurienes tas īsti nāk.
Un arī es zinu, ka tas nav tik vienkārši, protams, tik iepriekšējās dzīves un vēl visādas citas traumas, bet šīs bija ļoti tāds, tiešām esmu ļoti pateicīga par šo brīdi tajā kruīzā. Zini, kā es tev vēl gribētu papildināt ar to, ka par to piedošanu tētim, tas ir, nu, tad, kad ir kaut kas ļoti sāpīgs un dziļš un tāds tā kā hronisks, jo tas ir gadiem ilgi, tas aizvainojums un tā neizpratne un dusma un viss kaut kas, kas tur vien var būt. Viņš ir, un tad, kad mēs ar sevi strādājam, sevi iepazīstam un ļaujam notikt tam vislabākajam, kam vajadzētu notikt ar mums šajā dzīvē, pēc dvēseles plāna, tad, kad mēs strādājam, ir tas, nu, ka mēs strādājam slāni pa slānītim, ka tas lēnītēm no mums tā kā atkabinās, lēnītēm mēs atlaižam, mēs visu nevaram atlaist, tad vispār būs ļoti liels izbrīns un panika, un ko tagad, un kā tagad savādāk dzīvot. Lai arī mēs gribētu, lai tas ir tā ātri, bet, nu, diemžēl, vai par laimi, kam kuram tas tur var nospēlēt, tas notiek ļoti lēnām, soli pa solītim, slāni pa slānītim. Un jā, un ko tu arī minēji, ko es tur darīšu, priekš kam man to vajag, to visu, to workshopu, jā, to visu semināru, to tēmu, tās apmācības, jo pa lielam, ja mēs to visu zinām un saprotam, mēs taču jau esam reinkarnacioloģijas speciālisti, jā, paši jau palīdzam cilvēkiem tikt galā ar sevi, bet tas tā kā ir tas vēl kāds slānītis, kurš palīdz vēl kaut kā savādāk ieraudzīt, sajust, saprast, un šis pieņemsim, tas Džona pienesums, ko viņš deva šajā workshopā, šajā apmācības visā procesā, vai seminārā, es nezinu, kā viņu tur pareizi nosaukt vispār, ja, nu seminārs, jā, retrīts, ka viņš parādīja, deva iespēju vēl no viņa skatu punktu, vēl tā kā no mirušo radinieku skatu punktu to paskatīties. Pat ir tā, ka mēs jau zinām, es pieļauju, ka tu jau zināji to, ko tur pateici. Tu jau to zināji, jo tu jau esi pieaugusi sieviete, mēs par to esam runājuši, tu visu kaut kur esi dzirdējis. Bet tad, kad tāds speciālists, mēdījis, kurš runā ar šiem mirušajiem, vēl pasaka kaut ko, vēl parāda mazliet tā kā savādāk, pat ja mēs zinām, bet no viņa mutes, no viņa redzējuma, no viņa pieredzes tas skan un dod tādu kā aktivizāciju, tādu kā pušu spērienu, ka viņš saka, tici, pieņem, zini, jā, nu, kad tas ir vēl viens, tas pužļa daļiņa, kura arī tavā gadījumā tā kā vēl pietrūka nedaudz, lai tu varētu vēl vairāk ļauties un pieņemt un atlaist, vienkārši dzīvot sev ļaut vieglāk un brīvāk ar visu to situāciju, kādā tu dzīvo šajā dzīvē, kā Jānis šobrīd, jā. Un tas ir tas stāsts, kad, jā, kad vienkārši pieņemt šos izaicinājumus, un es tiešām, lai kā tas izklausās no malas, bet es esmu priecīga, ka mēs viņu pieņēmām šo tādu izaicinājumu savā dzīvē, un pat, nu, pieļaujot, ka mēs jau zinām to informāciju, bet mēs aizbraucām, mēs ļāvām sev pieskarties un tai enerģijai, tai pieredzēji, tiem speciālistiem, mūs vēl mazliet tā kā gādīgi un maigi pavadīt uz priekšu šajā dzīvē, lai mēs vēl labāk piedzīvot šo dzīvi un izmantot šo savu resursu un potenciālu. Jā. Tieši tā, un es jau tur esmu ielikus to dzīves baudīšanu, ielikus arī vieglumu, esmu noņēmis nost. Bet tas, ko tu pateici, tas, ko es no tevīm mācījos, ļoti to dzīves baudīšanu, vieglumu. Jā, tas, ko es paņemu no tevīm un par to mirušo valstību. Nu, klausoties jau vairākas stundas to, ko saka tie mirušie, medija Džona Holanda sesijās. Tas, man liekas, tas, ko es arī gribu pateikt, jebkuram. Viņi grib, lai mēs esam laimīgi. Viņi negrib, lai mēs sevi vainojam. Ja vienalga, kādā veidā mēs tur nebijām klāt, kad viņi nomira, viņi speciāli izvēlējās to mirkli. Un kas man bija tāda milzīga atslēga, ko, man liekas, Anita pateica, ka viņi mums atlīdzinās visu mūsu atlikušo dzīvi
par jebko, ko viņi mums ir nodarījuši. Un, nu, es nevaru zināt, vai tā ir taisnība vai nav tā taisnība, bet es zinu, kā pati sev, es dzirdēju no savu tēta vairākas reizes kruīza laikā, fantastiskos brīžos, piemēram, ka mēs tur, nezinu, latviski nevis nīrām, bet nu, latviski nemāk to vārdīgi pateikt, snorkelējām, jā, ar tām mazām trubiņām, skatījāmies uz fantastiskiem koraļiem, zivīm, un man vienkārši tā kā tēta balss skanēja galvā. Nu, kā tev patīk, es labi tev atlīdzinu, nu, ir labi, un arī uz tā kruīza, tā kā, nu, tev pietiek, ja, tā ēdienas viss tā patīk, ja, un es jūtos ļoti, ļoti mīlēta, un, jā, tā piedošanas tēma, protams, ir tēma, ko esmu ļoti, ļoti sen jau cilājusi un strādājusi ar to, un tas ir tādās, jā, viņi nāk tādos kāpostu lapiņās nost, nu, jā. Un šeit bija vienkārši nākamais līmenis. Ļoti liels prieks par to. Jā, un, protams, tā bija fantastiska atpūta. Plašāks pasaules redzējums tajā saistībā, ka es jau teicu, ka man likās uz Amerikas, nezinu, kad aizbraukšu, tas ir tik tālu, tas ir tik neaizsniedzami, un tagad tā kā, wow, es kaut ko esmu no tās redzējis, no vislielās Amerikas, vismaz mazu gabaliņu, un tā kā, wow, tad nav tik tālu, un tad jau liekas, nu, tad jau var aizbraukt. Jā, kaut kādu workshopu vēl noteikti, es ticu, ka es tur aizbraukšu. Tam ir šo valstību, ko es jau tikko pieskāros, savējo sajūtu, protams, kā jau jebkurā workshopā, un šeit arī starp amerikāņiem un citu tautību pārstāvjiem tā sajūta ir fantastiska, ka ir kopiena apkārt, ka mēs neesam vieni paši. Tā ir vienkārši ļoti, ļoti fantastiska sajūta. Es pilnīgi negaidot meditācijā caur zīmēm, atkal satiku jau, tas tā nebija pirmā reize, savu garīgo skolotāju, atjaunoju dziļu saikni ar viņu. Tas, ko es negaidīju, tā ir, man liekas, arī viena dāvana, ar kuras atbraucu atpakaļ. Es atbraucu ar daudz lielāku sajūtu par dievišķo klātbūtni, par manis pieņemšanu, mīlēšanu tādu, kāds esmu, pat ja es sevi tur nevienmēr mīlu un daru labākajā veidā priekš sevīm, sev. Bet kā ir kāds, kas man mīl un atbalsta un pieņem, un vienalga, kādas tur būtu šķība, greizi, nepareizi. Krāsa ir no tevīm. Inga man palīdzēja pat šo žaketu nopirkt, man bija tāds, ne, pārāk koši, ka tagad es gāju reinkarnacioloģijas ceļojumā pati, man liekas, pagājušajā nedēļā vai aizpagājušajā nedēļā. Un man atnāca tā kā viens no lietām, kas man jādara, jāievērš dzīvē krāsas vairāk, arī tajā ziņā, ka katru dienu ir jābūt kaut kam, ko es tiešām baudu vienkārši darīt. Un reku tas arī sasaucas ar to dzīves baudīšanu, lielāku baudīšanu, kas no Ingas staro vienkārši jau pa gabalu. Es jau teicu, nezinu, cik es šodien varēs būs nopietna šajā sarunā, tāpēc, ka nu, Inga bija pirmais cilvēks, kurš sāka dejot jebkurā situācijā. Mēs sākām dejošanas balīti pie baseina, un mums pievienojās arvien vairāk cilvēki, un tāda dzīves baudīšana, jo būtībā es dzīvoju tādā režīmā, ka nē, pirms tam baudīšu kaut kādu vēlāk, tagad neesmu gana laba vēl, jā, ir jāpastrādā. Un tagad es sapratu, ka tā pieeja būtībā nu, īsti nedara, jo vairāk tu rodas, jo vairāk tev ir ko rakt un darīt, un jo vairāk tu fokusēs uz to, kas nav labs, jo vairāk arī tu to redzi. Un, nu, es domāju, tā kā mana ideja bija tāda, ka es pabeigšu ar to un tādu tā kā baudīšu. Bet tā nav, ka man jau tagad vajag dzīvi baudīt, vajag sev dot vai atļaut, un tālāk es dalīšos arī, kāpēc tas ir svarīgi, jo tas paceļ mūsu vibrācijas, un mēs paceļam vibrācijas, mēs varam labāk sadzirdēt neredzamo pasauli, mēs esam priecīgāk, laimīgāk, mūsu gaisma šajā pasaulē spīd spožāk, un citi to jūt, un beigās sanāk, ka tās problēmas, kuras tur tik nenormāli rukāju, lai atrisinātu, atrisinās pašas no sevis, tāpēc, ka es vienkārši jūtos laimīga un priecīga.
un es spīdu, un tas cilvēks to jūt, un viņš arī tā kā pievelkās klāt un sāk spīdēt un mirdzēt, un nav vairs tādas problēmas, ko es tur ar melnu muti mēģināju atrisināt, un tikai tad sāk baudīt dzīvi. Un es sev apsolīju, tagad visiem pateikšu publiski, ka es sevi turētu. Tā kā, lai es turētu sevi atbildīgu par savu solījumu. Bet atbraucu un es domāju, kā būtu, ja šo gadu nodzīvot ar sajūtu, ka esmu gana labi. Jo es tas laiku dzīvoju ar to sajūtu, nu, ka es neesmu gana labi, ka man vēl viss kaut kas ir jāizdara. Kā būtu? Un ja nu es aiziešu galīgi kaut kur šķībi, ja? Nu, tad es pēc gada varēšu atgriezties atpakaļ un sākt ar to, ko, nu, sākt tur, kur es paliku, teiksim tā, ja es tur pilnīgi kaut kur aizēju garām. Bet, jā, ar to sajūtu, ka es esmu pelnījusi būt mīlēta, es pati sev varu darīt laimīgu, es varu atļauties. Es aizgāju uz tādām dejošanas nodarbībām, kurām es nebiju atļāvusi sev aiziet 5 gadus, bet man viņas ļoti, ļoti patīk. Un mēs aizbraucām uz Līvu akvaparku nedēļas nogalē, ja? Kaut kas tāds, kas man likās tā kā, ko? Bet tas bija tik forši, un mums bija tik forši laiks kopā ar ģimeni. Tā dzīves baudīšana tagad, ka tā ir daļa no garīgas dzīves, ka tas nav kaut kas, kas nav garīgā dziļai dzīvē iekšā un nav tā kā, nu, neatbilst garīgai dzīvei. Un, tā bilde ir no man mīļākā, būtībā tas mans mīļākais mirklis kruīza laikā, kā mēs ar zirgiem, kad mēs ar zirgiem bijām tik dziļi ūdenī, ka viņi sāk lēkšot. Un tas ūdens ir kristāli tīrs, kristāli dzidrs, un es vienkārši skatos uz to ūdeni, viņš ir silts. Un es domāju, pats, kā es to varu uzņemt, tā kā saņemt katrā savā šūdiņā, vienkārši atcerēties to mirkli. Tas bija tik skaisti, un man bija iedots balts zirgs, kura vārds bija Hero, kas bija ļoti skaisti. Tas bija tiešām fantastisks mirklis, un šī bilde tagad man stāv pie gultas, pie sienas. Un tas ir vēl viena lieta, ko es savās apsolījos ienest tās labās sajūtas vairāk manā dzīvē, un es redzu, kā tiešām es pamūstos, es atceros to mirkli, un tas strādā. Jo tagad, kad atbraucu atpakaļ, es biju, nu, es iekritu tādā nedaudz depresīvā stāvoklī, jo nomainīt palmas un šo dzidro ūdeni pret pelēko, nu, tā kā pelēkiem dubļiem ārā bija ļoti grūti. Un tad, jā, kad es ienesu šīs atmiņas, tas man tiešām ļoti palīdz. Jā, un tad viens no tādiem mērītājiem, viens no rīkiem, ko es izmantoju savā dzīvē, ko es dalos sevišķās klātbūtnes mākslas nodarbībās, kas man ļoti patīk, ir tā kā prieka termometrs, prieka mērītājs, ka mēs pieņemam kādu lēmumu, cik liels mums ir tas prieka, nu, prieks, kuru mēs izjūtam, ja mēs to pieņemtu. Un tas arī iet kopā ar to enerģijas izplašanos, vai mums tieši tā kā prieks samazinās, ja mēs to daram. Vēl dažas lietas, kas man ļoti noderēja no sevišķās klātbūtnes mākslas, un vienkārši zinot šo teoriju, ir, nu, šeit tādā interesantā veidā izskaidrots tās vibrācijas, kā mēs vibrējam, kā mēs domājam. Un tā kā tāda FM viļņi. Drūmais ir FM, nu, kur es varēju nepaņemt to kruīzi izaicinājumu, es neko nevaru atļauties, tas ir tik tālu, man nesanāks, man jau agrāk kaut kad nav sanācis tur. Nu, ja kādas tādas domas, kas mūs tā kā atņem enerģiju, iztukšo, ielikt tādā depresīvā stāvoklī, un reku vēl draudzene saka, ka nevajag, jā, tiešām nevajag, jāstrādā uz savu ģimeni. Un, godīgi sakot, man ģimene ir tikai iegūst no šī, jo es atbraucu pilnīgi kā cits cilvēks, un tas ir pacēlis visu ģimenes dzīvi pilnīgi citā kvalitātē. Bet, nu, citreiz mēs iekrītam tajā drūmajā, vienkārši labi ievērot, kur mēs esam. Tad ir tāds realitātes FM. Manā kontā ir tik un tik daudz naudas, man ir tik un tik daudz klientu, man ir tik un tik daudz sekotāju tur Facebookā vai tur Instagramā. Nu,
kā es varu, es nevaru nekur tālāk tikt. Un tad ir tas potencialitātes, vai kā es viņu tur potenciāli FM nosaucu šeit latviski. Nu, kā es varētu to izdarīt? Varbūt es tomēr varu to. Es varu šo, es varu vēl tur to, es varu palaist tādu kursu, un vēl varu tur uzaicināt Ingūru tur. Un tā kā pilnīgi jau var just citu vibrāciju, citā. Nu jā, citas iespējas paveras. Un tad tas grūtākais šajā visā sagatavošanās procesā, protams, bija noturēties tajā potenciāla FM, ka man tas sanāks, jo, nu, realitāte bija realitāte. Un, nu, drūmajā, es neatceros, vai es tā ļoti daudz iegāju šajā sakrā drūmajā, bet, nu, vairāk tā kā realitātē, tā kā I can't do it vienkārši. Tas, ko es nevaru to izdarīt. Un tad tas bija tas atbalsts, ko man draudeni Teina man sniedza, bija fantastisks, jo viņi katru reizi tā kā, ne, bet parunāsim par to, kā tu tomēr to varētu. Anna atpakaļ man tajā potenciāli FM skaties, tu vari tur uzlikt reklāmu tur un tur, ka tu tur dod konsultācijas un, nu, visu kaut ko. Tik daudz iespējas, wow, tiešām es nebiju par to padomājis. Bija forši, kad, nu, ir ļoti forši, ka ir tas atbalsts, man liekas, tiešām ir, kā mēs runājam, tas ir nenovērtējumi, tas ir ļoti daudz. Un tad vēl viens tāds ļoti viegls, efektīvs rīks, ko Teina man iedeva, un kas arī sakrīt ar to, ko Džons saka par manifestāciju, ka pirmais solis, lai manifestētu kaut ko, ir to uzrakstīt. Un Teina man vienkārši teica, rakstīja uz papīra vai raksti man Messengerī, Facebookā. Es esmu tik priecīga, es rakstīju angliski, ka es esmu jau kruīzā, ka es esmu tur kopā ar visām viņām, visām sievietēm, un vai tur, kad es gribēju peldēt ar delfīniem, ka esmu tik priecīga, ka es jau peldu ar delfīniem, vai tur, ka man kursā ir 8 dāmas, un es to viņai rakstīju, un visu laiku tā kā, jā, es jau redzu, kā tas ir tev piepildījies, un tas arī tas man ļoti palīdzēja, ļoti vienkārši rīks, bet ļoti forši, ka man bija Teina, kurai to uzrakstīt, jā. Nevis tikai manā blociņā, bet ka viņa ir tā kā, jā, es jau to redzu, kad es to piepildās, cik forši. Pavisam vienkārši rīks, bet ļoti daudz ko maina, jā, tādā. Un pēc tam būtībā tas viss arī piepildījās. Un vēl arī, ko es varu pateikt par šo, ka tā ir lielā mērā mēs jau jūtam, ko mēs gribam. Es zināju, ka es gribu ar tiem delfīniem peldēt. Tā ir vienkārši tā kā iedot sev atļauju to izdarīt. Jo tā bija viena no dārgākajām ekskursijām, kuru mēs nopirkām ar Ingu. Vienkārši tā kā atļaut, jā, tu to vari, tu to kaut kā izdomās. Nauda ir tāda lieta, kas nāk atpakaļ. Viņa jau nav tāds nebeidzams. Nu jā, viņa ir tāds resurs, kas atjaunojas. Tāpēc esmu priecīga, ka es to izdarīju. Un vēl viens tāds pavisam vienkārši lieta, ko var darīt, ka liekas tā kā, tas vispār nestrādā, tas nav iespējams, ir vienkārši papildināt, pabeigt teikumu, ja vien tas nav iespējams, ja vien šobrīd vasaras vidū nepalaiž jaunu kursu, nedabūju 8 dāmas tur, un, nu, tā kā pilnu grupu, un reku 2 mēnešus to nenovadu. Tā kā vai, ja vien tur man nav vēl kāds, kas brauc ar mani no Latvijas. Ja vien paspēlēties ar to vārdiņu. Jā, nu jā, un tad jau sapņi piepildās, un pat vairāk nekā gribās. Un tie delfīni bija tik forši, un mēs bijām vēl ar rajām peldējām, un aiztikām viņas, tur glāstījām, un tur bučojām, un tur jūras gurķi bučojām. No abiem galiem visādas muļķības darījām. Bet, jā, tik forši vienkārši bija atpūsties un pieredzēt tos dzīvniekus tādu, kādu viņi ir. Un, jā. Nu jā, un tad no tā kruīza padalīšos ar to, kas tur bija par tēmu. Jo tā bija pamata tēma visam tam retrītam uz kruīza, ja kā mēs varam atvērties tai neredzamajai pasaulē. Un
šis ir tas slaids, ko es šodien no rīta palasīju. Man likās, tā kā es to visu jau sev zinu, ja? Kur man likās pirms, nu, nezinu, 3 nedēļām. Ja? Nē, īstenībā 1. decembrī mēs gribējām šo sarunu pirmo reizi ierakstīt. 1. decembrī man likās, nē, šis ir jāiedod cilvēkiem, tāpēc, ka tad, kad viņi sāk atvērties neredzamajai pasaulē, nu, tad no sākuma ir tā sajūta, ka mēs tās zīmes izdomājam. Un tāpēc bija interesanti pavērot, kā esmu mainījusies jau 20 dienās. Pilnībā man likās, es to jau visu zinu, nevajag neko. Bet tiem, kas sāk atvērties šai pasaulē, galvenais virzītājs spēks tas, ka mēs izsakām nodomu, ka mēs gribam tam atvērties. Nekas tur nenāks, kā Anita saka, nekas nenāks tik milzīgs un nu, kam tu neesi gatavs. Tikai durvis atverās tik daudz vai maz, cik tu esi tam gatavs. Man liekas, kas ir ļoti atbrīvojoši, ir, ka nav nepareizā bilža, nav tur tāds AB tests, un ka tu viņā izkrīti, bet vienkārši tā kā wow ir tas, ko tu ievēroji, un tev tas tā ir. Cits tur sēdēs un neko tādu neievēros tur, kur tu skatījies. Iesākumā ir pilnīgi normāli, ka mēs šaubamies, un tā sajūta, ko es jau minēju, ka mēs to pašu izdomājam, bet vienkārši turpina virzīties uz priekšu un uzticēties, un es jau varu pateikt, ka nu, reku 20 dienās esmu tikus daudz tālāk. Nu, pirmkārt, jau tas retrīts arī bija ļoti, ļoti liels tāds solis uz priekšu, bet, nu, kas man liekas ir ļoti svarīgi, iedot sev to laiku, to kluso telpu, izveidot to saikni ar to neredzamo pasauli. Jā, tas man liekas, ka ir ļoti svarīgi. Jā, protams, ka, ja mēs varam būt pozitīvās sajūtās, optimisms, cerība, patīkams gaidas, mēs saņem savas vibrācijas, un kā Džons un Anita saka, tad arī neredzamai pasaulē ir vieglāk nedaudz pazemināt viņu vibrācijas un mums komunicēt. Un tad pēdējais par to izplašanos, ko es arī ļoti sasaistu ar to atvērtību saņemt, jā, katrā šūniņā ieraudzīt to tagadnes mirkļa burvību, un tad arī mēs varam piedzīvot tos brīnumus. Ko es vēl varu pateikt? Nu, lielu daļu savu dzīves vienkārši esmu nodzīvojis tajā, nav laika. Vai es eju pastaigāties tur mežā, un es klausos kādu podkāstu, un tad, ja mēs esam aizņemti ar kaut ko citu, tad arī tās zīmes ir grūtāk ieraudzīt, ka tas ir par to, ka mēs tā kā pārējām solīt uz priekšu, es esmu gatava tagad kaut ko redzēt. Un es tam veltu laiku. Nu, un tad par to, ka jāpaceļ tās vibrācijas, jo, lai saredzētu to pasauli, tāpēc arī ir tik svarīgi darīt to, kas mums patīk, ne, ka mēs arī Ingu pēc snorkelēšanas. Inga arī snorkelēja, viņai vienkārši jau novilka saslēst. Es gribēju nobildēt, tad man liekas, tas ir kāda vārda smieklīgi. Nu jā, tas ir tik svarīgi tas humors, tas vieglums, tas prieks, līdzīgi domājuši cilvēki. Nu šeit tās, ko Anita Morģānī bija ielikusi. Jā, svaigs gaiss. Es beidzot īstenībā vienu grāmatu sāku lasīt pēc šī ceļojuma. Beidzot esmu tādās vibrācijās, lai es viņu sāktu lasīt. Es viņu biju nopirkusi jau pirms, nezinu, tur 10 gadiem vairāk. 7 garīgie veiksmes likumi, un es atceros, ka es toreiz viņu vienkārši lasīju tā kā, nu, lai ātrāk izlasītu šo cauri, lai es zinātu tos likumus, un viss ir tā kā labi. Es esmu gudra. Un tagad reāli es esmu palikusi pie pirmā likuma jau 20 dienas kopš atbraukšanas, kas ir visu iespēju likums, un kurš, lai tu to sajustos visas iespējas, tev katru dienu tu pavadi laiku vienatnē, klusumā pilnīgā un dabā. Un nu, tagad man ir īstais brīdis beidzot to grāmatu lasīt, jo es tiešām varu to izpildīt. Un es tiešām tas laiks klusumā, 30 minūtes klusumā, var sākt, protams, mazāk laiku. Bet tas ir kaut kas fantastisks, un ne jau vienmēr man izdodas, jo mans prāts tā kā kaut kur ļoti mutuļojošs. Bet tad, kad man izdodas, es jūtu to saikni ar savu garīgo skolotāju, un viņš ar mani runā, un
nu, tas ir kaut kas tāds, ko nu, nevar nopirkt par nekādu naudu. Tas ir kaut kas tāds, ar ko es atbraucu no tā ceļojuma, un kurus vienkārši esmu super pateicīga. Bet, protams, tad, ja es pati neapsēžos tajās 30 minūtēs, nu, tad viņam ir grūtāk pie maniem piekļūt. Bet tas ir, jā, kaut kas ļoti, ļoti svarīgs. Sapratu beidzot, kāpēc tam visam ir jēga, kāpēc nevajag tikai rakties pa dubļiem, meklēt, tikai par problēmām domāt. Jā, un tad kā šī neredzamā pasaule komunicē ar mums, kruīza laikā Anita mūs aicināja vērsties kā meditācijā, sarunā ar saviem augstākajiem spēkiem, vai ieraudzīt kaut kādas gaismu spēles. Viņa teica, ka viņas skolotājs Veins Dājers ar viņu spēlējās tā, ka reiz viņš norausta gaismas vai pilnīgi izslēdza veselai zālē gaismas ārā. Un tad viņa zina, ka viņš ir tur, un tad viņa pasaka, tā kā, beidz lūdzu te rakstīties. Es gribu vadīt tagad workshopu, un gaismas atjaunojas. Bet, kā viņa jūta viņa klātbūtni. Te var būt visādi atspulgi, tur ūdenī, stiklos, vis kaut kur. Kruīza laikā viņi mums, protams, aicināja arī redzēt, ko okeāns, kādas sajūtas okeāna ūdens mums ienes. Es redzēju atspulgos tautzīmes no tēta. No tētas arī redzēju tādas smieklīgas seņas, tā kā var redzēt bildē uz šķīvja, kas bija viens no restorāniem uz kuģa. Tas bija tāds jūtas, jā, ka viņš tur ir. Viņam patika zīmēt tādas smieklīgas seņas, kad viņš bija dzīves. Nu jā, un, protams, iepriekšējās dzīves ceļojumi arī ir tas, kā mēs varam komunicēt ar dvēselīti. Un arī, ko Anita iesaka. Un šie, man liekas, ir ļoti būtiski, kā dvēseli mēģina pievērst mums savu uzmanību caur sapņiem. Caur sapņiem. Tur Džons ieteica vienu grāmatu, viņa saucās The Best Dream Book Ever. Tagad es pēkšņi aizmirstu to autoru, bet es viņu varu ierakstīt kā komentāros. Es viņu gribu iegādāties. Kas interesanti, kā viņš par viņu stāstīja. Tas arī viņa kolēģis, kas nodarbojas ar sapņu interpretāciju tieši. Es arī sāku vērot savus sapņus arvien vairāk. Pievērst viņiem uzmanību, bija tīpaši tādiem sapņiem, kas atkārtojas. Liekas, ka Inga, tu arī atceries to Poop Lady, ja? Bija viena sieviete, ar ko mēs iepazināmies, kura bija no Izrēlas vai Irānas, es varu sajaukt, bet viņa tur bija ģimenes, sākumā bija tur, un viņa dalījās ar to sapni, ka viņai katru nakti viņa redzēja, kā viņa ēd. Tātad cilvēku ekskrementus, ja, dod saviem bērniem arī to ēst. Un pēc tam pienāca viens brīdis, kad viņas vīrs viņu aizsūtīja uz Ameriku ar bērniem. Un bija domāts, ka viņš atbrauks arī uz Ameriku, bet viņš pateica, ka nē, visas šķiros. Un tikai tagad jau ilgi strādājot ar sevi, viņi saprot, kāpēc tas sapnis bija, jo viņi būtībā bija sliktā ļoti situācijā, un viņi vēl to arī nodeva tālāk saviem bērniem, bet viņiem likās, ka viss ir ok. Tā kā ar prātu likās, ka tā tam ir jābūt, bet būtībā šis vīrietis nebija viņas dvēselē laba, un viņas cilvēka avatāram arī laba izvēle. Un tie sapni to parādīja, un tas sapnis visu laiku atkārtojās. Intuīcija, mēs jau šodien runājām par intuīciju. Intuīcija vispār šobrīd ir atzīta zinātniski, cik es saprotu, kā sestā cilvēku maņa. Un, jā, ļoti interesanti, ka tikai mēs sev varam dot to atļauju viņai sekot, jo tā jau arī ir, ka mums nav bijis tas piemērs, ka kāds cits, bieži vien ģimenē ir sekojis, varbūt kādam, es zinu, ka daļai ir, bet daļai ļoti lielai daļai arī nav. Un ka mēs vienkārši pieņemam, ka mēs atļauju sev viņai sekot, ticēt šīm zīmēm, kas nāk, un uzticēties. Tādas sagadīšanās, kas vienkārši kaut kas tur padomā par kādu cilvēku, viņš parādās, vai tur man atnāca ziņa kruīza laikā par to, ka man nākamais solis ir apgūt reiki, un tagad visus šos 20 dienas nākamnedēļ man būs reiki apmācības. Ir reiki
manā klātbūtnē pieminējuši ļoti daudz cilvēki. Vienā brīdī pat bija tā, kad es klausījos Džona podkāstu un lasīju paralēli kaut kādu Instagram postu un abos vienlaicīgi bija vārds reiki vienkārši. Tas labi skaidrs, es sapratu. Un tādas mazas sagadīšanās. Jā, un tie, ko es jau minēju, kas man bija šis visbrauciens, kā modinātājs zvans, kā tāds brīdinājuma signāls, kā, nu, kas bieži vien var būt kaut kas negatīvs, ir ļoti daudz kas cits jau palaids garām. Šķiršanās, slimība, tur, jā, kaut kādi tur kaulu lūzumi, kas noliek cilvēkus uz gultas un tā tālāk. Ja jau tu nedzirdēji jau to visu pārējo, tad reku tam vēl modinātājs vans. Nu tā mēs esam nonākuši līdz meditācijai. Šī bilde ir no Džona meditācijas, kas mums arī bija vismīļākā meditācija. Es viņu nedošu šobrīd tādā izpildījumā, kā Džons to deva, bet ideja būs ļoti līdzīga par saņemšanu, ko es jau minēju. Un, jo mēs ceram, ka Džons ieradīsies kaut kad Zoomā latviešiem novadīt workshopu. Tā ir mūsu cerība, un tad mēs viņam varēsim palūgt šo skaisto meditāciju. Bet tā vizualizācija, man liekas, ir ļoti skaista un var palīdzēt arī šajā meditācijā. Inga, vai tev ir vēl kaut kas sakāms, pirms mēs ejam meditācijā? Es domāju, ka ejam meditācijā, un tad arī nobeigsim visu šodienas sarunu. Labi, tad šobrīd es aicinu visus iekārtoties ērti. Kā es teicu, meditācija būs par atvēršanos saņemt, kā par tādu garīgu praksi, kas mūs tuvina neredzamajai pasaulē un tuvina mūs šim brīdim, arī apgaismībai. Tāpēc iekārtojieties ērti, pavērojiet, ka tā poza, kādā jūs sēžat, ir atbalstoša tam, lai jūsu ķermenis būtu kā tāds rīks, kas var uzņemt, saņemt informāciju, ka jūsu mugurkauls ir taisns, pleci nolaisti, kā katra elpa jūs paceļ arvien tuvāk un tuvāk dievišķajam. Jūs varat nedaudz aiziet, tad lūkšu atkal tās atvērt. Un savā apkārtējā vidē vienkārši izraudīties kādu priekšmetu un uzlikt savu pilnu uzmanību, tā kā veltīt visu pilnu uzmanību šim priekšmetam, tā kā fokusu uzlikt uz šo priekšmetu un sajust, kā tas ietekmē jūsu visu ķermeni, enerģētisko sistēmu, kas mainās. Kas ir tās lietas, ko jūs ievērojat šajā priekšmetā? Varbūt kāds domas jums ienāk prātā. Tagad nomainīsim tādu kā fokusu, un mēs vienkārši saņemam šo priekšmetu, kā atveramies saņemt, uzņemt, sajust šo priekšmetu. Tā ceļot, ka viss šūnis atverās. Mēs turpinām skatīties uz to pašu priekšmetu. Sajūtam, kas mainījās mūsu ķermenī, sajūtās, emocijās. Varbūt arī tajā prieka termometrī, prieka līmenī. Mēs
Jūtu, ka man ir jau smaids uz lūpām. Un aiziesim atpakaļ uz to, ka mēs uzliekam fokusu vienkārši uz šo priekšmetu. Pavērojam, kas mainījās atkal. Un atpakaļ uz to, ka mēs saņemam, uzņemam, atveramies šai lietai, uz ko mēs skatāmies. Un tagad izdarīsim to pašu. Es jūs lūdzu paņemt, pastīties uz jūsu rokām un vienkārši uzlikt fokusu uz rokām. Sēst, kāda ir sajūta, kad jūs to darat. Kā jūtas ķermenis, kādas emocijas ir, kādas domas ienāk prātā. Uz ko automātiski jūs fokusēties savās rokās. Un tad pārslēgties to, ka jūs atļaujat sev saņemt, atvērties savām rokām. Turpināt skatīties uz viņām, tā kā atvērt visu šūnīs. Mainījās jūsos, kas tagad pievērš jūsu uzmanību, kādas domas ienāc jūsu prātā. Atkal uzliksim fokusu uz rokām. Fiksējam, kas ir savādāk. Un atveramies viņus vienkārši saņemt, redzēt, sajust. Esam tajā atvērtībā. Mēs tālāk uz savu sirdi. Un varam uzlikt roku virsū, lai labāk sajustu savu sirdi. Bet arī tā kā uzliekot fokusu tikai uz sirdi, kā mēs jūtamies. Un kā mēs jūtamies, ka mēs ļaujam sev saņemt, uzņemt, atvērties savai sirdī. Un kā vienkārši fokusējamies uz savu sirdi. Un atveramies savai sirdī. Un virziniet visu ķermeni. Paši sajūtam visu ķermeni, uzliekam fokusu uz visu ķermeni. Un vērojam, kā tas liek mums justies. Vērojam, kā ķermenis jūtas un tad kaut kur visā springums. Atstājam visu tā kā ir, visam ir vieta būt tā kā tas ir. Un vienkārši atveramies visam ķermenim. Paņemt to kā savējo. Ievišķo kanālu, ievišķo. Daudz par līdzekli šeit mums turēsim. Un atkal vienkārši uzmanība uz to, kā fokus uz ķermeni.
Un atkal atvērtība mūsu ķermenim. Pārējām, kas mainās. Vēl pēdējā lieta, kad iedomājamies, ka mums ir jādod, ka mēs dodam, kā mēs jūtam to enerģiju, ka mēs dodam ar visu savu ķermeni, kas mainījās. Jādod tā sajūta. Ka mēs varam arī saņemt. Ka mēs saņemam. Atgriežamies tajā sajūtā, ka mēs saņemam savu ķermeni, uztveram, ka mēs esam atvērti. Saņemt arī no ārpus, atvērti saņemt visu mīlestību, pārpilnību, ko visums ir gatavs mums dot. Ar visu ķermeni, ar katru šūniņu. Atgriežamies tajā, ka mums ir jādod, mēs tikai dodam. Tas mainās visā ķermenī, emocijās, termometrā. Vai ka nē, atgriežamies atpakaļ, mēs varam saņemt, mēs esam pelnījuši saņemt, mēs esam vērtīgi, mēs esam gana labi. Un mēs saņemam visu to, ko visums grib mums dot. Visu mīlestību, pārpilnību, dāvanas, atbalstu, mīlestību, jā. Visu labo. Arvien vairāk praktizējot šo stāvokli, mēs arvien vairāk varam atvērties labajām. Un tas ir mans novēlējums jums, lai šajā skaistajā dienas laikā jūs arvien vairāk varat atvērties neredzamajai pasaulē. Jā, visam labajam, kas notiek, visam labajam, ko dzīvē grib jums piedāvāt, ko tuvinieki un draugi un visums un jā, Dievs, jūs eņģeļi, garīgā komanda grib mums piedāvāt, jo tur ir ļoti daudz, lai top. Lai top, jā. Neliela atgriezeniskā saite par meditācijas arī gāju viņā. Un man tas balodis ir vīģes kociņš. Un uz viņu skatījos un sajūtu to, kas viņā tur notiekās, jo vīģes kociņš tātad paredz vīģes, ka tur aug. vēl nav, es vēl neesmu tos augļus nobaudījusi, bet ceru nākamgad tos nobaudīt. Un tā kā tas kociņš dod augļus, tātad tas ir kaut kas saistīts arī ar sievišķību, jo es te arī tā kā esmu dzemdējusi bērniņus. Un es viņu gan sajūtu tīri to soliņu, to dzīvību, kas tajā kociņā ir, arī caur savu ķermeni nolasīto, un arī sajūtu, kā viņš iegāja manī attiecīgajā mirklī, un bija forši tas, kad nobeigumā to jau es ne pirmo reizi, ik pa laikam, tad, kad ir kaut kāda tāda uzdevuma sajūta, es sajūtu, kā tā enerģija plūst manī. Nu, ir harmoniska tā enerģijas plūšana, kad mēs dodam un saņemam, un man vienmēr šajā brīdī, kad ir jāsajūt šis enerģijas plūsma, došanas un ņemšanas, es viņu sajūtu, ieraugu pilnīgi kā, ja es pareizi atceros, tas saucās stors, kad tātad mēs esam kā cilvēki tā kā pa vidu, un tā enerģija uz abām pusēm šitā te riņķo vienkārši. Nu, visur riņķi apkārt attiecīgi mums. Vispār kaut kas ar vīģi arī kaut kāda saistība tur ir. Vīģi ir apaļ, tad pa vidu ir sēkliņš, un pa vidu ir kaut kāds tur tas čupčiks tāds. Bija interesanti, jā, forši atkal
sajust katru vietiņu, kas jāsajūt. Paldies! Jā, un aicinu arī tie, kas skatīsies ierakstā, jebkurā dienas stundā, arī droši rakstiet komentāru vietiņā atbilstošajā, kā jums ir veicies meditācijā, ja ir kāds jautājums Janai vai man par to, ko šodien mēs te runājām un stāstījām, tad droši rakstiet, un tad, kad mums būs tā iespēja, mēs noteikti nočekosim, izlasīsim un atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Un jā, noteikti būs priecīgi, tāpat kā es vienmēr esmu pēc meditācijām priecīgi par atgrieznisko saiti, kā tad bija, kā sanāca, nesanāca. Tad arī jūs lūdzu padalieties, jo īstenībā atgriezniskā saite ir arī tāda kā pateicība par to, ko mēs runājam un stāstam, un īpaši tad, kad tie ir tādi bezmaksas tiešraides video rullīši kaut kādi, lai cik viņi būtu gari vai īsi, jebkurā gadījumā ir forši, kad ir tā pateicība, vai nu viņi ir ar rīkšķīti, vai tu ieraksti komentāru, kā atgriezenisko saiti par kaut ko, tas ir baigi forši un atbalstoši, un lai neizpaliktu, kā lai to saka, jā, un arī pirms tam arī pieminēju par to, ka es arī mācu, kad ir jābūt tai pateicībai, ja, kad vienmēr, kad mēs kaut ko darām, mums ir jāpieņem to, ko mums saka, paldies, vai tur kūciņu iedod, vai vēl kaut ko, ja, kad ir jāpieņem, jo tas nestrādā, ir novecojis, un tas vispār nestrādā to, ka tev pasaka paldies, nav par ko, kā nav par ko. Tu jebko esi pastāstījis, izdarījis, pateicis, tātad par to tev arī ir tas paldies, un tu vienkārši pieņem, labi, pieņem. Vienkārši mācieties, mīļie draugi, pieņem to paldies un aizmirstiet šo vārdu, nav par ko. Kā nav par ko? Jūs vienkārši nogriežat kā ar šķērēm un nāzi vienkārši to enerģiju, to pateicību, kas jūsos nāk iekšā, jūs viņu vienkārši nogriežat. Un, ja jūs gribat turpināt, jūs to varat darīt, bet mēs tā kā silti iesakām labāk to nedarīt un vienkārši pieņemt, pateikt, jā, paldies, lai cik daudz tas būtu, bet tu esi pelnījis to paldies un to uzslavu, lai ko tev pateikt. Un mūsu šajā kontekstā, jā, par to, ka mēs te dalamies, runājam un stāstam, priecāsimies, protams, ja tas jums kādam vienam noderēs, ja daudziem mēs vienkārši būsim starā par to, jā. Izmantojiet par labu sev un citiem cilvēkiem, un gribēju arī vērst vēlreiz uzmanību uz to, ko es vienmēr cenšos arī atgādināt, gan pēc ceļojumiem uz iepriekšējām dzīvēm, gan vienkārši sarunā par jebkuru tēmu, ir tā, es gribu vārdu darbība atkal boldā lieliem burtiem, krasainiem, tā, lai var pamanīt to, jā, kā arī Jana šodien stāstīja par to, ka viņi ir izdarījusi ļoti daudz darbības, domājusi, rakstījusi, runājusi, stāstījusi, jā, visu kaut ko, visu laiku. Tas sanāk, ka tu dari. Lai, ja tu dzīvē vēlies kaut ko sasniegt, ir vienkārši jādara, tu nedrīksti vienkārši sēdēt, gribu krieviski teikt, siģēt na žopi rovna, es atvainojos, viņš teica, ja, bet tas viņš tik trāpīgs krievu valodā, ja, ka tu nevar vienkārši sēdēt, gulēt un gaidīt, ka tūlīt viss man atnāks, un ja tu neko nedarīsi, ja, var, protams, cilvēki no malas var visu kaut ko atnest, jā, tas ir forši, jā, bet var gadīties, ka tu šajā dzīvē nesagaidīsi, un kā Jana teica, jā, kad uz Ameriku nākamajā dzīvē mēs tiksim, jā, vai kaut kādu, nezinu kādu, bet mēs paskaties, kad esam tikuši, un tas ir fantastiski, un tas ir pateicoties tam, ka tu dzirdi, tu klausies, tu rīkojies, tu izdari kaut kādas darbības, tu pieņem lēmumu to darīt, tu pieņem lēmumu uzprasīt, viņa pa galvu neiesitīs, ja arī nebrauks, jā, bet viņa pārsteidz un aizbrauc, jā, pats sev pārsteidz un sev vēl pārsteidz, jā, par to, ka, jā, es varu pieņemt tādu izaicinājumu, es esmu gatava kaut ko piedzīvot jaunu. Un, jā, darbība, tas ir baigi ļoti no svāra. Un tagad Jana
mūs te klausījās, tevi klausījās. Paldies tev par brīnišķīgo prezentāciju, par šo stāstu, kā tu sevi aizvedi nākamajā līmenī, gribas teikt, jā, attīstības līmenī, pārnes sevi citā kvalitātē, gan sevi, gan arī ģimenes dzīvi un dzīves baudīšanu. Prieks dzirdēt, ka beidzot tu sev esi to ļaus darīt, un tu esi gana laba, un tā tas arī, tu esi vienkārši brīnišķīga un fantastiska. Un ļoti labs piemērs tam, kā mēs dzīvē varam to sasniegt un izdarīt, un pieņemot un prasot to visu. Un tagad kāds klausās, un tu viņiem ļoti rezonē un patīc, un viņi tā kā ir gatavi vēl kaut ko no tevis ņemt, ko tu dod un ko tu piedāvā, lai arī pārietu citā jau šīs dzīves kvalitātē. Kas viņiem ir jādara? Ko tu viņiem vari piedāvāt? Kur un kā viņi tev var atrast? Mēs, protams, arī ieliksim zem šī video visas tās saiknītes un visus tos kontaktus, kas, ko un kā, bet šobrīd, ja nu gan es vienmēr tā kā man patīk, jā, mēs varam uzrakstīt, bet man vienmēr patīk arī to skaļi pateikt, jo mēs zinām, ka mēs cilvēki esam ļoti skrienoši, steidzīgi un aizņemti, jā, un ir cilvēki, kas klausās vienkārši mašīnā, vai autobusā, vai vēl kaut kur austiņās, jā, vai bez austiņām, tad, jā, pirmkārt, droši vien tā, ko tu vari piedāvāt, visu, ko tu dari, un kā tu vari palīdzēt, un kurā vietā viņi to var izlasīt, noklausīties, un kas viņiem ir jādara, lai izveidot ar tevi komunikāciju, kontaktu, miedarbību vispār. Paldies, Inga. Paldies par komplimentiem. Pieņem. Es daru vairākas lietas. Reinkarnācijas sakarā man ļoti patīk vadīt reinkarnacioloģijas sesijas. Man patīk palīdzēt atklāt savu ceļu, savu dvēseles ceļu, jebkurā tur izlemšanas jautājumā. Ir divas dāmas, kuras pieņem lēmumu aiziet no pašreizējā darba pēc tām sesijām. Man patīk arī strādāt tajās sesijās ar komunikāciju, jo savā angļu valodas sadaļās, angļu valodas darbā es strādāju ar komunikāciju, un es strādāju tieši ar cilvēkiem, kuriem ir nērti, bail, kauns runāt angliski. Un tad tieši reinkarnacioloģijas sesijās man palīdzēs 3 cilvēkiem jau no tā atbrīvoties, kas es nesen tikai to sāku, tā kā tas man liekas ir superīgs skaits, un vienkārši redzēt, kā tas cilvēks jau pilnīgi jau pēc 2 nedēļām viņam aiziet tā angļu valoda, un man jau liekas ārprāts, man viņš būs jāapstādina savādāk, viņš te visu ēteru no otra cilvēka tā kā paņem, tā kā, nu, ka notiek tādas skaistas pārmaiņas. Tas pie kā, ar ko pie maniem var vērsties, arī reinkarnacioloģijas sesijas, jebkurā citā jautājumā, ar ko tu jūties, ka tu esi iesprūdis savā dzīvē un netiec nekā savādāk galā. Jo, man liekas, es esmu tas cilvēks, kurš reinkarnacioloģijas sesijās redzēs tādus brīnumus un tādas lietas un tik nenormāli nesaprotams visādus tur mošus un ko, ka man īsti nekas vairs nepārsteidz, un es zinu, kā norentēties tad, ja vajag palīdzēt tam cilvēkam, no jebkurā tajā situācijā, un tas, man liekas, ir tāda forša pieredze, kas man pašai ejot cauri tām sesijām. Tad tā ir viena sadaļa, otra sadaļa ir sievišķās klātbūtnes māksla. Es viņu pieminēju vairākas reizes šeit, šajā prezentācijā, un tās ir ļoti vienkāršas enerģētiskās prakses, lai tu justies pārliecināti, runājot ar jebkuru cilvēku, vienalga cik daudz cilvēku priekšā, un atļautu sev būt kā tam dievišķajam kanālam, caur kuru plūst tā informācija, nevis ieiet kaut kādā tur egā spēlītē, kas pēc tam atgrūž tos klausītājus, vai ka viņi vienkārši negrib tevi klausīties, jo mūsdienās jau internetā ir ļoti daudz informācijas. Tad pagaidām šādas sesijas, es nezinu, kad es palaidīšu nākamo kursu. Pagājušajā gadā bija 2 fantastiski kursi. Meitenes joprojām turpina man rakstīt par saviem sasniegumiem, par to, kā viņas dzird sevi labāk, ieklausās sevi labāk, dzīvo daudz harmoniskāku, autentiskāku dzīvi. Kā viņas neaiziet šajās ego spēlītēs, pierādīt savu taisnību, bet viņas vienkārši var būt klātesošas tajā mirklī.
kā viņas labāk spēja pateikt savas vajadzības, pat, kad tas nav ērti, pat, kad ir jāatmet visi plāni, kas ir jau saplānoti, bet nē, pateikt, nē, man tas tomēr nepatīk, sākam visu no nulles. Es ļoti, ļoti priecājos par šiem sasniegumiem. Tas kaut kad noteikti taps. Nākamajā gadā vēl kāds kurs rakstiet, ja jums ir intereses. Es arī tā kā eju pēc tās intereses. Pagaidām tās ir individuālās sesijas, kurās jau iemācīties tās pamatprakses, kā strādāt ar savu enerģiju, savu enerģētisko lauku un kā mēs vispār varam vadīt savu enerģiju, ka mēs neesam tur kaut kādu tur vienkārši nu, citu cilvēku upuri, ja, jo viņam tik liela enerģija, viņš mani tur nospieda, nē, tev arī ir enerģija, tu arī vari stāvēt viņam pretī un turēt savu telpu, un tā ir tava māja un tava telpa, par ko tu esi pati atbildīga. Jā, tā kā par to droši vien man arī rakstīt, par to vairāk var uzzināt manā Instagram kanālā. Par enkarnacioloģiju es vēl neesmu tik daudz stāstījusi un nekur likus tik daudz informāciju. Tie ir mani klienti, kuri nāk pie manī, kuriem es piedāvāju. Bet jā, šī bija tāda pirmā intervija vairāk par tādu neredzamo, nevis par enerģētiku, bet par dvēseli pasauli, par to saziņu ar dvēseli. Tā kā paldies tev, Inga. Jauns ceļš atturās manā priekšā, par to es priecājos. Jā, manā Instagram kontā vairāk var dzirdēt vairākas intervijas par šīm te enerģētiskajām praksēm, kuras arī viņas demonstrēju ar citiem cilvēkiem, kas man intervē, vienkārši Jāna Vasile, man liekas, ka kopā, vai ar, nu tagad es nezinu, pēkšņi izlat, man liekas, ka kopā. Atradīs. Mēs ieliksim zem video saiknīt. Jā, Jāna apakšvīta Vasile, tā man ir atrast. Un tad trešā lieta, ar ko es nodarbojos, ir angļu valodas apmācības, kā es jau pieminēju, ar savu tādu pašattīstības prizmu, kuras arī lieku iekšā šīs tehnikas, kā justies drošajā ķermenī, publikas priekšā, un kā labāk vispār apgūt valodu, un mēs pārspriežam, nu, visāds. Šīs nedēļas tēma bija intuīcija, tāpēc arī zinu vairāk par intuīciju, pats pēc šī mēneša tēma bija intuīcija. Un tur man var atrast Yes, You Can Speak English, tāda Facebook lapa un arī Instagramā Yes, You Can Speak English, viss kopā, bet vairāk būs Facebookā. Man arī pašai ir Facebook grupa, kurā var sekot līdzi dažādiem ciemiņiem, kas pie mums nāk runāt angliski. Es aicinu sievietes, kurām ir ko teikt, angliski runāt, un mēs vienkārši varam baudīt un dzirdēt un mācīties angļu valodu caur to, ka mēs apgūstam dažādas interesantas tēmas. Inga, cerams, ka tev arī drīz varēšu uzaicināt. Jā, tā grupa saucās English and Magnetic Communication for Heart-Centered Creatives, bet viņu var atrast arī kaut kur tajā Yes, You Can Speak English Facebook lapā, un droši var man rakstīt Facebookā un jā, Instagramā, un es būšu ļoti priecīga. Es vēl piedāvāju īstenībā, tā kā tu minēji, ka vēl pagaidām tu nezini, ka tev startēs tur nākamie kursi, bet tiem, kuriem tas uzrunā, kuri šobrīd pilnīgi sajūt, es tā kā labprāt, vēl tā kā nezinu. Tātad šodienas saruna ir par intuīciju, klausīšanu savai dvēselītei, tā kā dzirdēšana, sadzirdēt savu dvēselīti, ko viņi saka, tātad tā ir intuīcija, tā ir tā kā rezonē vai nerezonē ar mani tas, ko Jāna stāsta tātad, un tas nozīmē, ja tev rezonē, vienkārši raksti, Jānai, saki, es sapratu, ka vēl nav nekāda datuma, bet, ja ir, es priecāšos, ja tu man atsūtīsi informāciju, un Jāna vienkārši ieliks savā sarakstā vienā otrā vietā, saistīt tas, kas tev interesē, un tad, kad būs pieejama jau informācija, jau kaut kas tuvāks, tad Jāna vienkārši nosūtīs to informāciju. Es arī tā parasti saku, ka pagaidām nezinu, bet, ja tev interesē, ielikšu sarakstā. Jā, interesē, visi ieliku sarakstā, un tu būs noteikti pirmais, kurš saņems uzreiz informāciju par to, ka kaut kas drīzumā būs. Jā, pareizi, paldies. Un ir arī vairāk webināri, kas ir jau ierakstīti ar pamatpraksēm, kurus es varu nosūtīt, ja kādam interesē un kādam tiešām tā rezonance un intuīcija ved, jo
jā, pagājušajā gadā, nu šajā gadā man bija tas lielais izaicinājums sākt vadīt šīs prakses latviski, un tas bija tieši pateicoties tam, ka bija vesels saraksts jau ar cilvēkiem, kas gaidīja, kad es to izdarīšu. Tā kā jā, droši rakstiet, priecāšos noteikti, un priecāšos par komentāriem, atbildēšu uz katru komentāru, prasiet jebko. Liels paldies, ja noklausieties tik tālu. Paldies, tev, Inga! Vai tas ir fantastiski? Es jau nevaru sagaidīt, kad mēs atkal tiksimies, kad mēs kaut ko braucam, kad mēs kaut ko baudīsim nākamo lietu. Es ceru, ka būs tāda iespēja. Es jau esmu ļoti, ļoti pateicīga, ka bija šī iespēja. Man tā tiešām mainīja dzīvi. Jā. Ļausimies plūsmai, klausīsim savai dvēselītē, un tad jau tiksimies kādā brīnišķīgā pasākumā, tad, kad mums būs jātiekās. Un savukārt, ko es šobrīd, tātad šobrīd ir tas brīnišķīgais laiks, kad cilvēki domā, meklē kaut kādas dāvanas. Kāds meklē priekš citiem, kāds domā sevi iepriecināt, un es vienmēr iesaku tā kā par sevi vienmēr atcerēties un sevi mīlēt, un sevi arī noteikti iepriecināt kaut kā īpaši, ja tu sen neesi to darījusi, tad, nu, ir laiks sevi arī palutināt un mīlēt, jo arī, kā Jāna sākumā arī minēja par to, ka ģimene ir ieguvusi to, kad mamma, mīļotā sieviete, ir piedzīvojusi brīnišķīgu pasākumu, kruīzu ceļojumu, un tas viņu ir mainījis. To arī tuvinieki ir sajutuši. Un tas ir tāpēc, ka Jāna tā kā sevi arī mīl un ļāva sev pacelties citā kvalitātē, citā līmenī, lai tālāk turpinātu dzīvi jau savādāk, jaukāk, foršāk. Un tas viss ir process. Un tātad, ja tu arī vēlies uzdāvināt citam vai sev kādu dāvanu, tad es piedāvāju šo dāvanu tādu netaustāmā veidā, jo visu, ko es daru, principā arī, ko Jāna dara, tas tāds netaustāms, vairāk sajūtams enerģētiskajā līmenī, un pēc tam, protams, arī sajūtams materiālā plānā, ja mēs kļūstam viens otram jaukāk, pašāk, mīļāki un saprotošāki, un mainās attieksme pret dzīvi, nu, tad arī tas materiālajā plānā, protams, atspoguļojās. Bet, protams, to, ko es piedāvāju, to tu nevarēsi paņemt un pataustīt, un tā tad es piedāvāju tātad iespēju iegādāties dāvanu karti uz manām konsultācijām. Tātad tie ceļojumi uz iepriekšējām dzīvēm, tie ir likteņu matrica apraksts, konsultācija saistībā par likteņu matricu vai vienkārši konsultācijas stundas, kur ir iespēja ar mani pakomunicēt. Ja tu pats gribi, tad vari pats sev ņemt. Un es arī tā kā ļauju piedāvā, jo mēs to varam darīt, arī šādus ceļojumus dāvināt citiem cilvēkiem. Vēlams, protams, lai tas cilvēks kaut nedaudz saprastu, kas tas tāds ir, un gribētu kaut ko tādu saņemt, jo, ja cilvēks galīgi ir pret šīm tēmām, tad es saku, nevajag viņam dāvināt, tas nebūs forši, tāpēc, ka visdrīzāk cilvēks to iespēju neizmantos vai atnāks vienkārši ķeksīšu pēc. Man ir tādi gadījumi bijuši, tāpēc tā es saku, tikai, ja cilvēks ķer to failu, viņam būs interesanti, tad tu drīkst tā kā dāvināt viņam, jo viņš novērtēs. Jo savādāk, ja tu nebūsi apmierināts, kad viņš nenovērtē, un man arī īsti nav interesanti strādāt ar cilvēku, kuram tas tā kā neinteresē, viņš ir atnācis ķeksīšu pēc tikai tāpēc, kad ir saņēmis dāvanu tādu. Bet tātad tu vari gan sev, gan citu iepriecināt tādā garīgā līmenī, ka tu vari uzdāvināt cilvēkam pārmaiņu savā dzīvē, citam, ja tev ir kāds draugs paziņa, ģimenes loceklis, kuram tu saproti, ka viņam ir vajadzīgas šīs pārmaiņas, un pa lielam, lai ko tu viņam uzdāvinās, viņš visdrīzāk to mazo štruntiņu izmetīs, jo tā arī ir reāli, kad Ziemassvētku jaunais gads ir štruntu dāvināšanas laiks vairumam cilvēku. Tomēr tā ir, es saprotu, ka mēs apzināti cilvēki mazliet savādāk šīs dāvanas dāvina ar to pievienoto vērtību, ar kaut kādu to domu un sajūtu. Jā, tātad šie ceļojumi ir pievienotā vērtība, ko cilvēks nekad neizmetīs. Tas vienmēr ar viņu paliks uz visu mūžu. Un ideālajā variantā pacels viņu nākamajā dzīves kvalitātē.
Un man ir arī piedāvājumā, tātad tie, kas jau man pazīst un zina, jau zina, ka man ir arī kursi, un man viņi joprojām arī ir, ja tu nezini, tad es tev saku, man ir tāds 4 soļu ievadkurs ceļā uz iepriekšējo dzīvi kopā ar mani, kur ir iespēja kaut ko vairāk uzzināt par reinkarnāciju, par dvēseli, un ir iespēja arī aizceļot uz iepriekšējo dzīvi. Un saskarties ar šo ceļojumu, ja pieņemsim kaut kā bailīgi, kautrīgi nākt uz individuālo ceļojumu pie manis vai Jānis saistībā par iepriekšējām dzīvēm, kur var atrast iemeslus un cēloņus, tad tu vari jau iepazīties tā kā nedaudz attālināt, jo tas kurs ir ieraksta formātā, un tu jau varēsi sajust, pirmkārt, kā es vadu šīs nodarbības, un saskarties jau ar pirmo ceļojumu uz iepriekšējām dzīvēm. Un, ja tev tas patiks, pēc tam ir arī iespēja pie manis mācīties, un pirmais kurs būs 6. martā startēs, un tad tu varēsi vienkārši iet tālāk un sevi izzināt. Sevi izzināt, vai ja tu to dāvinās savam draugam paziņam, tad viņam arī būs iespēja pēc tam tālāk izdarīt šo izvēli, iepazīt sevi kursā, vai atnākt arī individuāli pie manis vai pie Jānis uz ceļojumu uz iepriekšējām dzīvēm. Un tā tad, jā, to var dabūt, un šobrīd tā kā šiem kursiem, ko es piedāvāšu, ir atlaides, un, ja rakstīsi, atsūtīsi man tā kā atslēgas vārdu vai kodu uz jebkuru manu e-pastu ar atslēgas vārdu dvēseles saruna, tad tu saņemsi tur no 15 līdz pat 35% atlaides šiem kursiem ir, un es nosūtīšu detalizētu informāciju, un arī zem šī video būs saiknītes, kur par to var palasīt un iepazīties vairāk. Tāpat man ir arī 10 dienu forsāžas kurs, kurš kā reiz to pašu, ko Jāna arī stāstīja, kā viņa sevi aizveda šajā brīnišķīgajā ceļojumā. Tikai viņai bija tas pavadonis, šis atbalsts Teina. Tad man ir šis kurs 10 dienu forsāžas kurs, kurš arī palīdz nokļūt līdz mērķim, kur palīdz salikt visu tā kā pa plauktiņiem, izprast, saprast vispār, kur tu gribi, un kā to noformulēt pareizi, un kā to palaist tā kā visumā uz šī mērķa realizēšanos, kas ir, manuprāt, brīnišķīga dāvana tieši šobrīd gada nogalē. Tad nākamais kurs man ir likteņa matricas kurs, izzina savu likteni, kur pēc dzimšanas gada datuma tā tad ir iespēja, viņā jau ir iekļauts likteņa matricas apraksts, kurš ir apmēram 25-35 lapas puses garš, tātad tā ir tava šīs dzīves instrukcija, kas tev šajā dzīvē ir ieplānots, ko tev dvēselīt ir ieplānojis darīt šajā dzīvē, kā izmantot šo resursu, savu potenciālu šajā dzīvē, un arī klāt nodarbības, kuras palīdz tā kā izprast šo likteņu matricas aprakstu, soli pa solītim, un tur ir arī klāt arī likteņu 22 enerģiju tātad apraksti, par to, kā katra enerģija izpaužās, kur tu varēsi arī uzzināt par taviem tuvajiem mīļajiem cilvēkiem, kur viņiem varēs arī kaut ko nolasīt, pastāstīt, iedot izlasīt, lai viņi izlasa paši par sevi, kāda viņi ir brīnišķīgi, fantastiski cilvēki, jo mēs visi šeit esam unikāli. Un kāds jau to zina, kāds varbūt vēl nezina, tad ir šajā kursā iespēja to noskaidrot. Un arī, protams, var arī svētku ietvaros saņemt arī Ziemassvētku likteņu matricas aprakstu. Lūk tā, un es par tām dāvanām, kur ir šī pievienotā vērtība, kur ir kaut kas tiešām noderīgs un svarīgs, un es arī parasti ļauju, jo man ik pa laikam raksta uz e-pastu, vai es drīkstu draudzenei uzdāvināt, vai es drīkstu vīram vai sievai uzdāvināt. Jā, jūs noteikti drīkstat to darīt, jo šī likteņa matricas aprakstam ir nepieciešams tikai datums, mēnesis un gads. Un jūs varat cilvēkam paprasīt, vai viņš grib, jūs viņam varat neprasīt un vienkārši uzdāvināt, un cilvēks, ja būs gatavs, viņš izlasīs, nebūs gatavs, viņš izlasīs vēlāk, tad, kad būs gatavs, ja? Bet jebkurā gadījumā tas noteikti ir tikai un vienīgi labi, kad jūs palīdzat cilvēkiem sevi izzināt, sevi sajust un kļūt tā kā pildīt šīs dzīves uzdevumu, jo tā kā es esmu reinkarnacioloģijas treneris, cilvēks, kurš tā kā piekrīt šim
reinkarnācijas fenomenam, šai dvēseles pārdzimšanai, ja, kad ir kaut kāda jēga, kāpēc mēs šeit uz planētas Zemi nākam un kaut ko darām, tad visi šie instrumenti, šie kursi, šie ceļojumi ir par to, lai tu sevi sadzirdētu, sevi sajustu, sevi iepazītu un baudītu šo dzīvi, jo mēs esam atnākuši šeit tā kā uz skolu gan mācīties, gan arī baudīt šo dzīvi, jo mācīšanās jau nenozīmē, ka Dievs saka, Dievs, cik viss ir grūti un sarežģīti un briesmīgi, ja? Bet, jā, ir grūti un sarežģīti, bet es to centīšos izdzīvot iespējami priecīgi un laimīgi, un es saprotu, ka, nu, lai kaut ko izdarītu, sasniegt, nevienmēr ir viegli un brīnišķīgi viss, bet ir kaut kādi sarežģījumi un grūtības, bet es to izdarīšu, es to daru, es to nosvinu, ka es to izdarīšu, atkal kaut ko padaru un atkal nosvinu, un es esmu tā kā par to, ka mēs tomēr svinam dzīvi, mēs priecājamies par to, un lai mums visiem izdodas to izdarīt vislabākajā variantā. Un es pieļauju, ka Jāna arī nedusmosies, ja es pateikšu, ka arī pie viņas ir iespēja saņemt dāvanu karti kādam, ja jūs jūtat gan angļu valodā, gan sievišķības kursā un visu, ko viņa piedāvā. Ja viņai vēl tā dāvanu karta nav, tad viņa to noteikti uzstiprinās un kaut ko izdomās, kā to izdarīt. To vienmēr ir kaut kādas iespējas. Un, mēs esam atvērtas šiem pasākumiem. Tāpat, ja kāds grib ar mums nointervēt, ar mums kaut ko kopā novadīt un brīnišķīgi kaut ko izdarīt, lai iepriecinātu sevi un citus cilvēkus, mēs tādiem pasākumiem arī esam atvērtas. Un paldies tev, Jānu. Paldies. Tā. Gribēju uzlikt mums abas divas. Tātad paldies tev, mīļā Jāna, par to, ka tu ļāvies šim izaicinājumam, šai sārunai, un lai kad mēs viņu plānojām, viss notiek tieši tajā brīdī, kad tam ir jānotiek, un tas notika šodien. Un novēlu tev, lai tev izdodas izpildīt visus savus dvēseles uzdevumus uz šo iemiesojumu reizi. Un lai tev izdodas, tā kā tu esi cilvēks, kurš palīdz arī citiem cilvēkiem, lai tātad tie cilvēki, tās dvēselītes, ar kurām tu esi sarunājis, ka viņas nāks pie tevis kaut kādā dzīves posmā un tu viņām palīdzēs, tad lai viņas tevi ieraug, sadzird, sajūt šo rezonanci, ka tā esi tu. Tā esi tu, Jāna, kura man palīdzēs, ja? Lai viņi uzdrīkstās, saņemās, ja tas ir nepieciešams, vai vienkārši raksta, zvana tev. Jo tā kā mēs esam ļoti daudz un dažādi, un tiešām reizēm ir cilvēki, kuriem ir ļoti jāsaņemās, lai vispār svešam cilvēkam kaut ko uzrakstītu, lai arī mēs esam atvērts un smaidīgs. Tāpat tas ir ļoti liels izaicinājums cilvēkiem, kur ir jāsēdās drosme, lai vispār ko tādu izdarītu. Un tā tad jānovēlu arī tiem cilvēkiem, tām dvēselītēm, kurām ar mums ir jāsakomunicē, lai mēs zinātu, ka mums ir jāpalīdz, jā. Lai tie mūsu gaismas palīgi, šie eņģeļi, šie skolotāji vai mirušie radinieki, kuri mums palīdz, kuri palīdz tām dvēselītēm, kuras šobrīd mums ir jāuzraksta kaut kas, ja, lai iedvesmo un tā kā paceļ spārnos un ievirst tajā visā procesā, lai sāk risināties katram tas, kam ir jārisinās, un piepildās tas, kam būtu jāpiepildās. Un jā, mēs noteikti priecāsimies, ja šī visa informācija jums noderēs un palīdzēs kaut kā virzīties tālāk uz priekšu un sākt jau svinēt vai turpināt svinēt dzīvi vislabākajā variantā, kā šobrīd tas var notikt. Un, ja jūs mūs klausāties vakarā, lai jums brīnišķīgs, superīgs vakars un dodoties pie miera, lai turpinās šķetināties, atvērties informācija arī sapnī. Ja jūs klausāties no rīta pa dienu, lai jums vienkārši brīnišķīga, fantastiska diena, piepildoša, lai jums rāda zīmes, jūsu dvēselīti, jūsu gaismas palīgi, tieši tādas zīmes, kuras jūs spējāt sadzirdēt un saredzēt. Un kā es vienmēr saku, tiksimies jau tad, kad mums jātiekās. Tā.
Paldies.